aizmirsu uz fokusu. Labu apetīti. Ko man likt? Man likt do not disturb. Alone time. Alone time. Sleep. Iedomājieties, būtu tā kā iPhones. Pēdējais iedīšu muti. Okay. iPhone'ā tiem tā kā modes savienoti ar tevi tā kā savām smadzenēm, un kad tu ieslēdz tā kā sleep mode, tu aizmiedz. Kad tu ieslēdz work mode, tā kā mode, tevi tā kā tu strādā, tevi tā kā ieliek. Būtu amazing. Tas būtu jauki. Bet sveiki, mīliši! Šodien moderators esmu es, Santa Buša. Vēl ar mums šodien ir Letīcija Līva Lukjanska un Artūrs Apsītis. Paldies. Un arī Džimba Lukjanska. Jā, viņa tā ķepiņa tur tā stāv uz manā aizturpē. Mums visu laiku baidās, ka būs viens nepareizs spēriens. Jā, un būs sāpīgi. Būs kastrācija. Būs zieduvija. Bet welcome back. Īstenībā, kamēr es atceros, man ir šaundauts Letīcijai. Jo visu nedēļu domāju par to, kā iepriekšējā epizodē viņa teica, mēs teicām tās jaunā gada bingo kārdu lietas, un viņa teica, ka Dons pārstāvēs Latviju Eirovīzijā. Un tad jau Dons parādījās, ka viņš ir tajā top supernovas, kas ir izvirzīti, un saklausījos Dons dziesmu, un es pastījos, kā šis pārē ir tajā reitingi tām dziesmām, un Dons ir stabili pirmajā vietā, un 99%, ka viņš pārstāvēs Latviju Eirovīzijā, un es domāju, kā viņi zināja. Jā. Viņš var pastāstīt savu. Jo es stāstīju Artūram mājās, un viņam bija tāds, ka viņi zināja, ka viņš pieteicies. Iedomājies? Jā, īstenībā sēž LTV. Bet nebija vēl zināmi, viņi tad ka viņi zināja. Kā viņi vēl varētu zināt? Man tāds, es nezinu. Nē, pirmkārt, es pareģoju lietas bieži, ja mēs zinām. Jā. Biežāk tie ir tā kā, kad cilvēki paliek stāvoklī. Dzimšana vai nāvi biežāk pareģoju, teiksim tā, jā. Bet šoreiz kaut kā šīs pareģojums, es teiktu, ka man vairāk nāca tādā loģikas ziņā. Jo es jau ļoti ilgi biju novērojis, ka Donam ir kaut kāda kampaņa par viņu. Rebranding. Un tas bija tik ļoti weird arī tāds fenomens, ka viņam bija piesaistīti influenceri, lai viņu tā kā reklamētu. Jā, viņš ar Niklāvu kaut ko darīja. Niklāvu un ar Undiksonu ļoti. Bet Undiksonu man šeit menedžē viņa tā kā tos tīklus. Visus TikToku noteikti. Jā, bet tas tāpat ir tā kā, tas būtu tāpat, kā viņi menedžē to tīklu kaut kādam, es nezinu, Rimī. Tas ir tāpat, viņi to dara tāpat, viņi tā kā iesaist viņus kaut kādos trendos, kā tie mehānismi ir tie paši, kā to darīt kaut kādam uzņēmumam. Un tas man likās ļoti weird, nevis weird, bet tā kā ļoti interesants fenomens. Un es tam sēkoju ļoti līdz. Un man likās, ka viņam tā kā nāk kaut kāds comebacks, ja? Jo viņš bija noplacis. Viņš bija noplacis. Un, tas bija viņa pēdējais hīts, pirms tam pēdējā vēstule? I guess. Es pat nezinu. Nu jā. Man pēdējais superhits ir Sapnaktī. Jā, tas bija pēdējais. Tas bija pareizi. Tas bija pēdējais, jā. Tas ir pārīt jaunām un iespļauj. Bet kādreiz viņam atcerieties, kāds Ieskauj. Iespļauj? Es teicu iespļauj. Kā jūs cīn teica vienmēr? Viņai arī bija kaut kāda viena lirika šai dziesmai. Kaut kas bija. Viņai bija weird, jā. Sāp naktī. Sapratīs. Salauztas sirds. Es esmu dzirdējis sāp makstī. That's been there, done that. Bet tātad atgriežoties pie mani pareģojuma. Atkal tu atgriezies pie vagīna tēmas. Atgriežoties pie mani pareģojuma, pardon. Tātad novēroju šo fenomenu. Nākamais solis. Varam uztaisīt bīrili. Es ļauju. Apstādināšu savu. Man vēl nav atnācis. Vai jums neliekas, kā B-Reels slowly dying? Jā, slowly dying, jā. Tagad tur var storijus likt ietekot cilvēkus. Storijus? Tu nevarēji maz, ka... Nē, tu var strīkus. Kaut ko tur... Jā, es līdz BTS. Čista. BTS, K-pop. Tagad tāds klusums. Jā, visus teica par B-Real. Tā. Bet es joprojām uzskatu, ka Bīrils ir tāda intīma vieta. Un bija, ka tur arī tie draugi, man tādu draugiem LV vibe dod, ka tu vari to... Arī, bet es izslēdzu viņus, ja man sāk palikt balta kā, who's lurking? Es arī izslēdzu, bet es tāpat redzu. Un vai tas nav tā, Interesanti. Es tagad nesaprotu, vai manus Bīrils arī redz citi. Zin kā, zinot Bīrilu, viņiem ir tik daudz bagi tur iekšā, ka es nebrīnītos, ja tas vienkārši būtu kārtējais baks, jo
kas man patīk bija reāli, ka tā kā they are staying true to themselves, un viņiem vēl projām ir erori, un viņi nekādīgi viņus nelabo. Regulāri, tā kā es iepausēju BRL, viņš kā... Pins bija tas, ko es gribēju teikt, kad ir pins, tā kā, kas viņam piepino. Tas ir ilgi. Nu, sorry, nu, ko... Tagad ir BRL grupas. Jā, grupas ir, jā. Kaut kāds streaks. Es nezinu, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē? Tā kā, es domāju, varbūt tā kā līdzīgi kā Snapchat agrāk, kad ir kaut kāds streaks ar cilvēkiem. Varbūt, ka viņus ietago ar Snapchat, es nezinu. Ok, Dons. Supernova. Tātad, jā. Es jau sāku skatīties, cik cilvēks bija reāls, bet I'm not here. Bet Dons Supernova. Tātad pirmais fenomens novēroja, ka Dons tiek rebrandots, ka Donam ir kaut kāda kampaņa milzīga no Universal, es tā sapratu. Jā. Otra lieta. Twitterī Lauris Rēniks ietvītoja, kā ļoti interesanti, ka šogad Supernovā ir pieteikuši savu dziesmu, tātad pieteikuši tikai. Nevis jau apspriež, bet pieteikuši. Arī pāris no, es gribēju teikt, lielajiem vaļiem, bet tā kā, lielajiem vārdiem mūzikā, teiksim tā. Es domāju, kas mums lielie vārdi mūzikā. Parāta vētra šaubos, tā kā, viņiem, ko viņi darīs? Bet... Un viņi arī nav eiropeiski, viņi ir tā kā Latvija, Krievija, Lietuva, Igaunija, ne? Es domāju, Dons. Un tad es savilku kopā to savu ideju, ka viņš tā kā, ka viņš ir rebrandojies, ka viņš iet uz kaut ko, un es domāju, it would make sense, ja viņu pieteiktu arī Eirovīzijā. Jā. Kas ir tas otrais cilvēks diez? Es domāju, ka varbūt Agnes Rikovska. Bet viņa nav liels vārds. Man tā šķiet. Viņa vienreiz piedalījās Eirovīzijā, man liekas, ja es pareizi atminos, viņa bija tā kā the worst priekšsums ever. Jā, viņa bija grupa arī Triāns Parks, jā. Tas arī bija tad, kad man šķiet tā, ka viņš ieraksta, vai ne? Aizēja uzspieda home. Man pēkšņi vienkārši parādījās kaut kāds bailes. Home, un tur vai tu tak laiks. Jā, viss kārtībā. Tad jā. Bet jā, tas bija mans train of thought, un tad gatavojot savas predictions, es domāju, could be. Smart. Jā. Bet man ir arī ko teikt šajā sakarā. Protams, kad jā. Labi. Bet es nezinu, vai es to teicu nobīdē vai kur, bet es teicu to, ka es gribu iegādāties Markus Rivas OnlyFans. Pastīties, kas tur ir. Viņam ir OnlyFans? Viņam ir OnlyFans. Mēs vispār esam runājuši reizes. Man liekas, ka nē. Es nezinu, ko tādu atceros. Labi. Bet jebkurā gadījumā Markusam Rivam ir OnlyFans. Un es gribēju, $16. Was it worth it? Nē, tur tikai iegādājies? Jā, es tiešām iegādājos, bet tas bija, kruč. Un jūs vēl teicat, ka jums nav jaunumi? Man nav. Bet tur tādas tā kā, vienkārši tādas stīmīgi kaut kādas mazas bildītas. Tur viņš bija skrakla, viņš apenēs. Mazas indeed. No small things. Jā, bet šajā sakarā viņš, lai arī viņš toreiz bija kam tur Delfiem, pateica to, ka dzīve neapstājās, tas, ka netika Supernovā ir ok. Yeah. OnlyFanos viņš rakstīja to, ka as some of you know, I do Supernova every year because I have a dream and goals in my heart. This is not just a dream. I take an action to make it real. Yesterday, I found out that my song is not in top 15. Funny, huh? Not saying that my song is the best of them all, but cutting me out without even letting me perform and show my vision, show an energy, so that other comfortable version smoothly wins. What a coincidence, because Lose Control, viņa dziesma, is about unicorns, underdogs, fighters like me. Oh my God. Tāpēc viņam bija tas video, ka viņš purvciemā jāiet baltu. Jā, gan jā! Markus, es nenoskatījos. Mēs tev ļaujam atnākt un atnākt uz nobīdu un nodziedāt šo dziesmu. Honestly, tas būtu live performance. Vispār, jo tā kā es noklausījos savu 15-nieku, un es esmu ar savām top 5 mīļākajām dziesmām, un man bija grūti izdomāt. Es neesmu viens dzirdējis. Jo es tikai klausos, man daudzām bija tāds fever dream. Tu klausies, tad vienkārši tāds, nē. Tā kādam bija stundu laiks, viņam ir datori, viņam teica, uztais kaut ko, un viņš uztaisīja. Tā kā, jā, es domāju, ka Markus Rivas to pārāv, bet jā. Yeah. Ok. Par Supernovu mēs parunāsim kādreiz, jo man vienkārši daudz ko teikt arī šajā jautājumā. Jā, es gribu sagaidīt, kad mēs redzēsim visiem live performances, un tad mēs esam. Also, šodien klausījos Hatī. La 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 for you. Love him. Lil Hattie. Lil Hattie. Oh, such a good joke. Agnies, labs joks. Bet labi, Artur apsīti ieejot uz sāk. Es domāju, ka tur arī var turpināt vēl what's new. Tad tu Boxing zvanu tev jāuzliek. Viss pietika ar epizodu. Jā, bet netik skaļi paņem to pēdējo bišku lejā. Jā. Nē,
Nu, tas arī bija. Tas bija interesantākais, kas ir man šeit, ko es arī varu pastāstīt. Jo, nu, man tagad skolā pēdējie eksāmeni ir jauni privāti skolnieki. Nu, nē, tiešām. Nē, bet mēs bijām uz Madaras Mūra koncertu. Jā, atcerējies šo. Jā, bijām uz Mūra koncertu kultūrvietā Performa Vagonu ielā. Tā ir kultūrvieta? Kultūrvieta frizētā radošā Man liekas, tā ir radošā telpa. Kultūrvieta okay. Viss šī citāda definīcija. Tev būtu jāzina kā kultūras maģistram. Kas Nu, ir kultūrvieta? Nu, jā. Tagad ļoti labi. Ļoti labi. Bet jā, tur bijām. Bijām mēs, bija vēl Paula, Anna, Krišjānis, Loreta. Un vēl visa Jelgava tur bija. Nebija visi Jelgava. Bija diezgan vilsies, ka nebija vispār daudz Jelgava. No cilvēkiem, ko tu zini, bija Aivars Šaicāns. Nobijos, ka viņš ir neciekšā. Bet man likās, ka mums visiem jāpazīst. Matīs nebija? Matīs, jā, Matīs bija. Viņa brālis arī. Jā, sasveicinājums. Arturs, protams, sasveicinājums. Mēs viņu pazīst. Jā, nu, mēs esam acquaintances. Vienreiz bijām uz vienu kopīgu fokus grupas diskusiju šajā sporta kvartālā, un tagad mēs esam bīrīlā draugi. Es ar viņu 6 gadus kopā gāju tautsdejās, bieži dejoju viņu pārī. Vai es viņu sveicinātos? Es nezinu, jo man liekas, ka viņi nepazīst. Es ar viņu esmu arī bijuši diezgan close settingos, arī nesveicinātos. Nu, mana draudzene bija kopā ar viņu. Bet es to izmantoju tā, ka es vairāk zinu to viņa draudzeni, jo viņa mācījās, nu, mums tur caur akadēmiju bija kaut kāds sakars. Labi, šķiet par to. Jā, tas koncerts, paldies. Paldies. Tas koncerts bija lielisks. Jāatzīst, es nebiju sagatavojies. Es nebiju sagatavojies šim koncertam. Es zināju 2 dziesmas, varbūt 3. Nu, tā tiešām no sirds, ko es varētu padziedāt. Es biju Madaras albumu noklausījos, varbūt kāds 2 reizes, bet es paslinkoju. Nenoklausījos līdz galam. Bet vienkārši pēc koncerta. Es vēl kādas 2 dienas pēc tam klausījos to albumu, visu laiku zapu. Man ļoti patika. Jā, un es domāju, šis no vienas puses gan ir albuma atklāšana, un no otras puses arī tāda albuma aktualizācija. Jo es tagad, pirms tam neklausījos, pēc tam es tagad uzliku. Es domāju, ka daudz. Man ir arī bieži tāpēc, ka es uz koncertu kādu aizgāju, piemēram, kādām grupām lielākām, kur es zinu tikai kaut kādas 2 dziesmas. Es pēc koncerta parasti arī klausos vairāk to grupu. Bet par Madaras koncertu man arī ļoti patīk, un tas man tā bring upoja uz viņas pirmsākumiem, kur viņa bējām kā dziedāja mazā zālītē. Un tagad tādā lielā skatuves. Jā. Pēc tam arī bija DJs Mačete, bet tas man šeit bija tāds ļoti liels flop. Bet ne no DJ puses flop. Es domāju, no studijas, nevis no skatītāju puses flop, jo vienkārši visi aizgāja prom. Jā, visi aizgāja prom. Cik bija? Man šeit bija kaut kāda pusotru stundu pagājusi. Šeit ir video, kur Arturs dejo pie DJ Mačete 1. Jā. Es izbaudīju. Bet, jā, es nezinu, cilvēkus tiešām lielos kvantumos gāja prom. Satiku tur vēl kaut kādas paziņas. Un tad jau, jā, tas bija tas foršs vakars. Jā. Un citādi, man tiešām nekas nenoticis. Paldies. Paldies, Artur apsīti. Jā. Un arī, jā. Čau. Čau. Okay. Letīcija Lielukjanska? Man ir arī līdzīgi, nekas nenotiek. Strādāju, esmu darbiņos. Bija Madaras koncerta. Pastāstīja. Kas tur vēl bija no Jelgavas? Bet vakar biju uz kino. Vispār es sāku ļoti aktīvi iet uz kino. Es teikšu jums tā. Man pat to uzdāvināja vienu brīvbiļeti vakar. Kinoteātris? Jā, jo es esmu 10 reizes bijusi tā kā kaut kādā noteiktā laika periodā. Man atnāca ēpas, tā kā, jūs esat tur tā kā labais kino draugs. Dāvinam jums vienu brīvbiļeti. Līdz 14. februārim jāizmanto. Tas ir nice, jā. Bet vakar biju uz to filmu Anyone But You, kas ir arī visur TikTokā. Sydney Sweeney. Such a feel good. Ko? Big boobs. That's not all. Jā, protams.
Tā kā, ko viņai dara? Loģiski, viņai, es kā big boobs, īpašniece, es tā kā, but just looking at us. Es saprotu, kā tā kā ir grūti, viņi tur vienkārši ir. Ko tu tā kā, kā tu viņus noslēps, tā kā loģiski, ka viņi tur būs un visi viņiem pievērsīs uzmanību, labi, bet to nav filmā runa. Vienkārši tā bija tāda laba romantiskā komēdija. Es sen nebiju redzējis tādu labu, tādu vienkārši I'm just a girl and I love I'm just a girl and I love movies. And I love stupid movies with hot guys. I'm just a girl, I'm just a simple girl. Jā, bet no šāda I'm just a girl and I love hot guys mēs pārējām uz notikumu, kas man bija tikko tramvajā atkal braucot. I'm just a hater for tramvajā, honestly. Bet šis nav ar tramvajiem saistīts. Šis vairāk ir par vīriešiem saistīts, jo jā, pirmkārt jau. Un es arī nezinu, vai jūs lasījāt, bet Delfos bija tas gadījums, tas raksts par to sievieti, kuras bija... Sievieti, kura izgāja ārā. Vai sievieti, kura izgāja ārā? Nē, ok, labi, turpini. Es gribu dzirdēt, kas bija tas domgājiens. Dzirdējāt, bija viena sieviete, kur izgāja ārā no sapņiem kokteļiem. Viņa iekāpa kaut kādā mašīnā, viņa atrada pēc dienas mirušu. Ko es nezināju par šo? Jā, tikko. Tu vari elaborēt? Es baigi neiedziļinājos, tāpēc vienkārši redzēju, ka sestdien naktī no piekdienas uz sestdienu vienos naktī kaut kāda sieviete, jauna sieviete, 30 gadu kaut kas tāds, izgāja ārā no sapņiem kokteļiem, iekāpa kaut kādā mistiskā mašīnā, viņu izsludināja meklēšanā, un sestdienas vakarā vai svētdienas rītā atrada viņu jau bez dzīvības pazīmēm. Kur? Vairākus kilometrus ārā no Rīgas. Bet tā kā māja mešs? To es nezinu. To viņi nerakstīja. Vienkārši rakstīja, ka ir atrasta vienkārši mirusi. Ak, Dievs. Tātad nekāpjam sešās mašīnās. Es ceru, ka tas to visu saprot. Protams. Bet man arī bija par šādiem pretīgiem gadījumiem stāsts. Tajā Delfi rakstā toreiz bija par to, ka vienai sievietei vienkārši uzmācās viņas vīrs autobusu pieturā un sašķēdīja viņas telefonu. Viņas vīrs? Viņas bijušais vīrs. Tas bija vairāk tādu kā vardarbību attiecībās. Tas raksts, bet tā kā es viņu lasīju un bija tāds, sievietēm vienkārši nav miera šajā pasaulē. Jā. Tā sieviete bija izšķīrusies no tā vīrieša, un viņa bija pārvākusies laikam uz Rīgu no citas pilsētas. Viņš bija viņu atradis autoostā, un tā sieviete nav tā kā jauna sieviete, kaut 30 gadi, un viņa bija tikusi jau ārā no tām vardarbīgām attiecībām vienreiz. Un viņš viņu atrada, viņš tāpat viņu vajāja, un viņš bija tajā autoostas pieturā, atņems viņai telefonu un šašķēdījis. Un tad tur bija tur palēmēs, ka tur bija kaut kāds žurnālists, kur izglāba to sievieti, pasauc policiju un atdeva viņai savu telefonu, lai viņa tur tiek mājās. Bet vienkārši ienīstu vīrieši, ja tur, bet šodien tramvajā es arī redzēju kā līdzīgu gadījumu. Es sēžu tramvajā un iekāp meitene un var redzēt, ka viņa tā kā noraudājusies. Un tāds kaut kāds, viņa 20 gadīgi viņai bija. Un tāds tā kā pacans, tāds viņai kaut kāds. Un viņš viņu tur grūsta un baksta un liek viņai dzert lāsēnu un viņa raud un viņš viņu tā kā lamā tur, bet es īsti neko nesaprotu, tas viss ir krieviski. Un vienkārši es nevaru tos vīriešus, es nezinu, kā lai mēs salabojam šo sabiedrībā. Jā. Un vienkārši tas bija mans tās novērojums. Es tāpēc atbraucu un bija tāds, vīrieši. Es nezinu, ko šeit elaborēt, vai man nav iekšās filozofēt par šo jautājumu, bet jā, vienkārši. Jo es gribētu teikt, ka jā, mums, piemēram, tā kā tajā Delfi gadījumā, kur tajā rakstā gadījumā, kur tā sieviete redzēja, ka tai sievietei tas vīrs uzbruka un viņa tā kā palīdzēja, vai ne? Bet šajā gadījumā es arī redzu, ka, tur ir tas vīrietis, viņu tā kā avieslī tur grūsta, bet viņi, piemēram, iekāpa iekšā Dzirnavu ielā un viņi izkāpa tā kā nākamajā pieturā Mērķa ielā. Es īsti neko nevaru palīdzēt, es nevaru tā kā piecelties un teikt, un man arī ir bail, ka viņš man kaut ko iestīs. So es jūtos tik bezpalīdzīga. Un arī policija īsti nevar izsaukt, jo viņiem aizgāja prom. Man liekas, tā ir vienkārši milzīga sistēmas problēma Latvijā. Jā. Bet tu redzi potenciāli, ka tas varētu būt kaut kad, ka varētu kaut kad laboties? Šobrīd tā kā politiski varētu atbildēt. Tā kā tu skaties uz to cerīgi, vai tu skaties uz to depresīvi? Realistiski, es teiktu. Jo, tā vardarbības problēma ir nenormāli liela Latvijā, un es pret sievietēm īpaši. Tāpēc mums bija visa tā Stambulas konvencijas kampaņa un tā tālāk. Latvija ir kā viena no augstākajiem rādītājiem. Un īpaši arī tādos gadījumos, kur ir bijušas vardarbīgas attiecības, un tad tā sieviete ir aizgājusi, un viņai palielinās vēl lielāks risks, un arī noslēgto sieviešu skaits ir ļoti, ļoti augsts. Bet tagad mums ir ratificēta Stambulas konvencija, thank God. Bet tas jau nenozīmē, ka viss mainīsies
rīt vai parīt. Jā, tie ir tā kā ļoti liels džimbabeidz. Ļoti liels sistemātiskas kā, lietas, kas ir jāmaina policijas darbā, visu kaut kādu speciālus darbā jāapmāca. Nu, realistiski, es domāju, tie ir kādi 11 gadi līdz tā kā uzlabot. Arī paudžu mājiņas ir ļoti svarīgas. Paudzēm ir ļoti liels arī atšķirības. Tie jaunieši, viņiem bija abiem 20 gadi, un man liekas, ka paudzes šeit nav. Paudzes varbūt ir, ka tu saproti, ka ir nepieciešama kaut kāda risinājuma, bet es domāju, paudzes nav risinājums, ka mazināsies vardarbība. Ņemot vērā, es redzēju par tiem 13-gadīgiem puišiem, kuri viens 13... Kuru nodūra? Jūrmalā viens 13-gadīgs puišs nodūra otru. Tā kā, man liekas, ka tieši ar paudzēm, tai paudzē un mūsu paudzē tā vardarbība pat ir vēl, varbūt pat lielāka, kā bija vienam pret otru, kā bija vecākai paudzei. Tā kā, man liekas, tas vienkārši ir institūciju darbs, pie kā ir jāstrādā, sākot ar kādiem krīzes centriem, beidzot ar policiju, neliekamo palīdzību un tā tālāk. Jo mūsu policija ir, man liekas, tas, kas ir visvājākais, ka viņi nekā neatpazīst vardarbību un nevar nekā palīdzēt. Bet tas arī tāds, arī mēs esam ieaudzināti tajā, ka, ja ir slikti, ko es tur, arī, jā. Vai viens ir bailes, bet otrs ir tā kā, tu vienkārši fiziski negribas sūdzēties. Jā. Tas ir tā. Tā kā no tā arī varbūt jāizaug vai jāpadomā. Vajadzētu. Labi, uz kaut ko priecīgāku. Okay. Letīcijas petīcija. Letīcijas petīcija. Kas varētu būt man Kilomen. Nē, man jau vienreiz bija tāda petīcija. Es nezinu, kāpēc man ļoti darbā ir slikts klimats. Klimats tā kā tev līst. Temperatūra tur ir. Es nezinu, kā dīvains. Man vienmēr paliek ļoti taukaina sejasāde tur. Un es nezinu, vai tas nav, bet tikai tur. Tikai vai būtu arī gaisa kaut kāds? Man liekas, tas ir no gaisa. Un es vienkārši gribu petīciju, lai es varētu iešpricēt sev kaut ko, ka man vienmēr būtu perfekta tā kā sejasāde. Tā ir botoks seja, tad nesvīdīs seju. Bet man nesvīs, man tā kā taukaina viņa paliek. Es jau nezinu, vai botoks palīdzētu. Es nezinu. Vispār es atradu tādu tā kā celebrity kosmetologu, kaut kādu, kas taisa procedūras tur Doloresē, Betai Beidz un tā tālāk. Jā, tam galam. Un es gribu aiziet pie viņas. Jā. Bet kāds ir tavs botoks updates? Man ir ieviņas tagad pieredzi. Tas nozīmē, ka mums ir tev jāiet uz refill? Jā, bet viņas vēl nav atgājuši tāds, kāds bija. Tā kā šitam... Man kas tā kā kaut ko nesaprotu. Nē. Es kaut ko nevaru atcerēties. Es mēģinu tā kā savilkt kopā. Tā kā, jo es pirms tam varēju. Te vēl projām, man liekas, man ir... Varbūt viņš vairāk ielika. Kaut kāda viena ir. Jā, bet man liekas, tas ir ok, ka tā ir, tas būtu dīvaini, ka tu vienkārši sēdētu. Jā, nevarētu. Pirms tam es nevarēju savilkt viņus tā kopā, bet viņš nav vēl viss izgājis, bet īstenībā man ļoti patīk. Es domāju, ka would recommend actually, man patīk. Pagad, tu ielaid arī patusēs? Nē. Bet tev jāielaiž. Man ir sākumā, līdz tam arī tikšu. Līdz man patusēs. Tur kaut kas cits, ko negatīvi sākumā. Bet atgriežos atpakaļ pie darba un klimata. Es domāju, ka tev pilnīgi mierīgi var uztaisīt savu darbu kā tādu, darba galdu kā tādas mājas. Tev būtu difuzātors, eļļas difuzātors. Man kolēģi ir. Tur tā kā tas tā, bet viņas kabinetā, kur tā kā tas te. Un tur vienmēr ir tur vienmēr tāds patīkams ir. Jā. Labi, tavā gadījumā vajadzētu otru, kas ir sausinātājs. Vai būtu no viņas difūzera? Nē, es viņas sēžu tā kabinetā. Tad iedomājies, ka tev varētu būt arī tāda maza strūklaka. Tāda maza struktūra, aptur šitādā lielumā, kuras tā kā... kas tā kā siena tek. Vienkārši tā aiz tevis. Jā, un tad tu var tā pilkt seju, noskalot sviedrus. Man nesvīs seja, vai viņi ir taukaini. Labi. Tev vajag tās oil blēring sheets. Vēl iedomājies tev, ka tev varētu būt peles palīdnis kā tāds mazs paklājiņš. Tā kā zāle. Jā, es nezinu, kāpēc, bet es redzu, ka tev būtu tāds homie. Bonsai koks. Jā. Un tev būtu uz zem galda vai čības, un tad tu pārvelc lietas čībās. Un tev uz krēsla ir tas elektriski sildāmais plecs. Kurš pie tam vēl arī masē. Šeit aizmugurē tas gaklās. Un ziniet, tie tādi arī kaut kādi pledi, bet tad, kur ir daudz mazi brūni aplīši, tādi akmens kaut kādi. Jā, tādi šoferiem ir jā, tādu vēl. Ja jūs redzētu manu kabinetu un galdu, šobrīd tas tā kā nulle no tā viss. Nekas, vēl ir laiks. Vēl ir laiks, jā. Jā, ieguldīties. Rīgi jau arī neuzcēla vienā dienā. Kas tā saka? Tā saka Jelgavā vispār.
Jā. Rīga neuzcēl vienā dienā? Braukšu piekdienas Jelgavu. Jā, Ko tur? ar darbu. Ar darbu? Jā, mums ir Kampaņa. reģionāla vizīte. Un es šodien runāju ar Justīnu pa telefonu. Ar Justīnu? Par ko? Par darba lietām. Arī? What? Jā. Viņa, jūs uz kaut kādu turisma objektu Jā. torniesiet? Nē. Esmu intrigued. Nothing special, bet fakts, ka es tā kā Kolēģītes. vedīšu kolēģis uz Jelgavu. Rādīt Man liekas, kā Jelgavu. exciting. Braukšu arī uz savu skolu. Tad sēdēs arī ar mikrofonu un klāta to. Šeit mēs redzam Jelgavas palienu pļavas. No. Tur zirgi. Zirgi. Tur zirgi. Tur jūs redzat zirgus. Man ir kaut kāds Jelgavas akcents, kurš nedaudz tā kā Jelgavas akcents. Es vispār man ir tāds akcents, zirgi te ir. Riku Te pīls. pīlis, otrā pusē pasta sālu redzat. Ai, tā nav pasta carbonāra, tikai sāļa. Tur tilts. Mēs viņu tā smieklīgi Jelgavā saucam Raviņa līkais. Vo. Kāpēc Raviņa līkais? Jo vairs ir Raviņš. Vai Jelgavā ir Krievu rajons? Jā. Jā. Nu, tad PSRS uz Rafs. Tā kā, kur tu aiziet un tur būtu semačkas un Ui, treniņbiksas. jā. Jā. Satiksmene bija tāds. Satiksmene, Rafs, tie ir tie, nu, tādi, tā kā Cukurene. Imanta, bet Jelgavā un mazāk. Jā, es tā kā Jā. tādu iedomājos. Aha, Jā. skaidrs. Nu, satiksmene un Rafs, tu biji satiksmenē. Un tā Jā. bija tāda maza imanta. Nu, jā. Bet es domāju, tā kā arī, mazīmēt ir arī, piemēram, kaut kādi pļaunieki. Pļaunieki arī tā kā kind of, Es zinu, kas ir pļaunieki, bet... Ja tu domā par iedzīvotājiem, tad, nu jā, visticamāk, ka satiksme. Nu, visticamāk, ka vienkārši krievtautības cilvēki dzīvos vairāk Tajos mikrorajonos. PSRS uz Aha, būvētajos ok. mikrorajonos, jā. nu, tie, kas viņiem ķip pieder. Ko viņi nopirkuši par 2 latiem toreiz. Par certifikātiem Jā. Vo. dabūjuši. Jā, ok. Vēl kaut kas? Labi, vairs tagad es to neatceros. Labi. Nepareizes zvans. Rozu uzspied. Es Paldies. tā gribēju. Šeit atdala ar rozu. Es tev dalīšu no kaut kurienes. Ok, tātad, mīļie, par Donu runājot. Smēš ar pēs. Smash. Smēš. Es aizvakar sēdēju, tik tā kā es domāju smash. Es domāju, ka tas ir aizvakar masturbēju. Oh! Stop! Ok, tas, ko es gribēju I mean, teikt. been there, done that. Nē, joks. Es viņu pazīstu no bērnības jau. Ja es būtu Tas varētu būt vējš. mans fun fact kādreiz, ka es pazīstu Donu. Jūs ir bestīzi, jā. Artūru. Artur Šķīrēji. Šingereiz. Anyway, es krāju savus famous cilvēku komentārus, jo tagad rīt nāc iekomentē man TikTok. Jā, man jau ir Mārkus. Visticamāk, un Diksona Dau. Netic, ka viņš pats. Es nezinu. Es Jo domāju, vairāk cilvēku viņi tagoja vienkārši tajā video, tā kā tam profilu. Bet anyway, es ticēšu, ka Varbūt vajadzētu ietekot Donu arī. Jā. Man ir Mārkus Rīva. Kas man vēl bija? Tā pati čiks no X Faktora. Kur? Luka. Luka? Jā. Lukai patīk arī nobīd. Redzu, ka viņa laiko mūsu tiktoks. Nopietni? Es klausos Run viņas rap. dziesmu Spotify'ā. Kuru? Tur, kur viņai ir video, Tā, kur kurš ir tikko pļavā iznāca? filmēts? Nē. Tikko Ātri iznāca? pateikšu. Nē, vasarā Man vajag iznāca. šautautu. Man vajag šautautu. Tā. We love Luka. Mm. We love Luka. Atļauties. Ļoti patīk atļauties. Es kaut kad nesen mēģināju paklausīties to Emīlijas dziesmu. Tas ir spēlnos. Es ātri izslēdzu ārā. Tā nepatīk, es tā Man nevaru. kaut kas nepatīk, Emīlijā. Es atzīšos. Tā kā no hate. Es izlasīju No, nedaudz I to hate. interviju, kas bija viņai par to, ka viņa ir adoptēta. Jūs nezināt? Ah. Viņa ir adaptēta? Jā, viņai ir 3 dzimšanas apliecības. Un viņa ir adoptēta. Viņa tā kā bija bērnamā, un viņas māsu adoptēja uz Ameriku. Un viņa nekad nav satikusi savu māsu. Jā, viņa, viņa atcerās viņu. Viņa atcerās viņu, jo viņai laikam bija kaut kādi 3 gadi, un viņas māsa bija vecāka. Un viņi nevar nekādīgi viņu sakontaktēties droši vien. Nu, Ne? laikam, es nezinu. Oh my god. Un tad viņu adoptēja Latvijā, un tad tālāk es netiktu ierakstā. Bet viņu tā kā pēc tam adoptēja. Ui. Viņa bija Zviedrijā, ne? Norvēģijā. Norvēģijā, jā, un tad laikam uz turieni. Ok. Then I hate less. Nu, nē, tā kā man vienkārši nesaista Aha. viņa kā dziedātājs, I Mākslinieks, guess. Nu, labi. Bet, jā. Šito varētu katru reizi, kad Šis mēs ir ļoti roastojam. labs. Tas ir Roastojam. ļoti labs Jā. sounds. Ok, tas bija viens jaunums. Otrs jaunums. Mans veselības update. Varbūt tas tavs segments. Varbūt. Tiešām. Veselības updates. Bet man ir PCOS, kas ir Took a turn. policistisko olnīcu sindroms. Policistisko.
Es nevaru. Tas moments bija like, ew. Stop! Labi, es nedomāju, kā Latvijas to sauc, bet es esmu PCOS. Jā, oriģināls gāja pie ārstiem, man likās, man kaut kas cits, bet tas bija šo. A bingo card, jā, kas basically, bet īstenībā es daudz to lasīju un statistiski, es nezinu, kāds bija, bet man liekas, bija katrai 6. sievietei, viņš laikam ir. Manai omai bija, man liekas. Jā, ļoti daudzam viņai nav tāpat diagnosticēta, un es domāju, es pirms gada arī gāju pie tā ginekologa. She said nothing. She was like, okay, everything's good, everything's fine. Un toreiz man bija tā, ka man liekas, esmu apsaldējis kaut kādu nieri. Jo mēs aizgājām par sonogrāfiju, viņa man teica, jums ir liela cista, 5 cm cista uz olnijas. Man teica, bļaģ, tūlītās. Aizgāja pie ginekoloģijas, viņa ar to savu, nē, tur nekas nav, viss fine. Bet to PCOS, viņi tā var ieraudzīt? Vai, tur ir tev ir vairāk veidi. Pirmais tev ap olnīcu ir tāds slānis, ko var redzēt. Tev tāds. Tev. Uz labās. Jā, uz labās. Tur veidojas tāds slānis apkārt olnīcai, kur var redzēt ar sonogrāfiju. Pirmais veids, otrais veids ir pēc asins analīzēm, jo man ir insulin resistance lielāks asinīs. Un tur ir hormons arī tāds. Un tur bija kaut kas vēl trešais, kas norāda, man liekas, uz to apkārt olnī, bet I'm not sure. Bet, tev ir insulin resistance arī. Un tev ir daudz, un jā, pēc tam analīzēm. Bet tev ir daudz arī lietas, tā kā parādības, kas ir biežāk ar to PCOS. Es vienkārši domāju, vai tā ginekoloģija ir vienkārši incompetent. Es nezinu, jo tas slānis ir parādās. Nepamanīju. Jo šitā, es pirms gāju pie kaut kā cita, un viņš teica, ka tas slānis, bet viņš arī mainās tā kā pa ciklu, cik sapratu, ka cizienas viņš ir vairāk, cizienas mazāk. Bet, tā kā stili viņi redzēja, ka viņš teica, jā, viņš tāds maziņš ir, bet, izstāsta, ka ir labāk nosīšu tev tālāk uz analīzēm. Un vēl man vēl tagad nosūtīja pie endokrinologa. Jā, vai rokdziedzību tā tālāk. Jā, pačakos vai tur vēl, vai tur viss. Jo viņi teica, ka tie rādījumi nav pārāk lieli, bet, kad kaut kas nav tur. Bet man jautājums, vai arī tām sievietēm, ka PCOS, viņiem, esmu redzējis arī tādus tākus gadījumus, kur viņiem ļoti apmetojas. Jā, ļoti kā kuram sākam. Jo man arī tas, man nav tik liela. Tā kā man tas insulīna resistents nav tik milzīgs, man tie hormoni arī tā kā nav, tur nav tā, ka tur pilnīgi. Es nāku, ka tev testosterons tā kā ražojas vairāk. Jā, testosterons. Viņš ir bišķiņ. Man bija tā, ka tas sieviešu hormons ir tieši tāds, ka viņam vajag būt, un tas ir bišķiņ pa daudz. Bet arī nav tā, ka tur ir milzīgs difference. Un tas ir ļoti arī kā kuram cilvēkam. Jo arī, zinu, ka hormonālā akne ir viena no lietām, kas ir ļoti bieži ir PCOS bloks parādība. Un man nav dzīve arī bijuši beigās problēmas ar akni un ko tam līdzīgi. Thank fucking God. Jā. So that's that. Jā. Jautājums par sieviešu veselību. Nu. Vai jums arī nav jāiet uz screeningiem? No 25 gadiem. No 25 gadiem krūtsvēsim. Nāks vēstules pastu. Jā, viņi to man arī teica. Un vai tas tiešām notiek tā, ka tā kā pupiņa jāieliek tādā mašīnā un tad viņus saspiež? Jā, es biju vienreiz. Tā ir rentgen, Kā sauc to? Mamogram. Pupiņus jāieliek un viņus saspiež. Es nezinu, kāpēc es biju uz tādu vienreiz. Kāpēc man vajadzēja? Interesanti. Found the lump? Nē. Es atceros, ka man spieda pupiņus. Siežamies, ka tā kā, kas ārā pa sajūt tagad ielis pupiņus un tāda burgerīte izsaspiež. Nē, ja tev ir tāda pupiņa kā man, tad tā bija. Bet es nezinu, kāpēc man tās meitenes, kurām nav tāda pupiņa. Jā, es nezinu, kā viņas saspiež. Varbūt viņām liekas mazā presē. Varbūt, ārunā. Jo vīriešiem jau arī var taisīt. Vīriešiem arī var būt lamps. Jā, tas gan. Ko sāk teikt? Tā kā, jo es iedomājos, ja kaut kas notiek ar to tehniku tā, ka tev sāk spiest tos pupas tik ļoti. Ziniet, tie presējošie tie tiktoki, kurus tā kā ieliek kaut kāds Lego un tad viņus spiež. Vai kaut kādu plastilīnu, tad viņš tādā kārā. Bet, jā, un vēl, kas arī man rodīja, es varu, man liekas, pēdējo pusgadu ļoti tas, ka es varu nogulēt 12 stundas, un man stilpi sāk, man nav enerģija. Man vispār visu laiku liekas, ka man ir baterija uz 1%. Bet es esmu arī ideja. Vai tev var būt kaut kādi miega traucējumi? Sleep apnea? Tas ir side effects arī PCOS. Bet bieži cilvēkiem, kad tev, nāc kā to sauc, bet kad tev pa dienu tāds, un vakarā visu lietiešanas tu nevar aizmigt, un tev ir tāds, un tu pēkšņi tā kā. Jā. Varbūt man ir PCOS. Bet arī no tā D vitamīna var būt, ne? Jā, un tas ir, bet man ir ļoti zems arī D vitamīns. Tā kā viņi teica, lai es normāls atceros tagad to, un tad pastos, kā pēc tam es jūtos pēc tam, kad esmu sadārušies savu D vitamīnu. So that's what's poppin'. Jā, so lūdzu pārbaudīt visu D vitamīnus. Vai vienkārši nopēsiet un dzeriet. Visiem es domāju, ka visiem trūks D vitamīns. Jā. Nākamā lieta. Man šogad gribējās daudz staigāt, un esmu in my walking era. Daudz staigāju. Arī šajā laikā?
Jā, vakar mēs ar Arturu bija 10 vakarā, mēs bija iesim pastaigāties, mēs stundu staigājām, mēs aizgājām pāri Vāņu tiltam un ar Pakmens tiltu gājām atpakaļ. Mums bija tāds liels aplītis. Nice. Jā, vienu dienu, bet laikam man besīja vienais staigā, tas man tas, ko besīja. Jo es tikai ielieku austiņas klausos podcastu, bet man tāds, man besīja, ka viņš staigā. Tev vajag suni. Vai es saku, man vajag suni, jo man tieši besīja, ka es vienai pastaigāties un man besīja, man nav ko, tā kā, liekas, stulbi bez mērķa. Man patīk, un darbi, tagad ir normāls laiks. Es bieži nācu no darba kājums mājām. Man tāds a good walk. Bet es iestājos, mēs gribu iet pastaigāties, bet tāds, kurš viens ieši? Stulbi vienši, labi, kā man cenās uzreiz pārks blakus, bet still, tu vienši stulbi viens pats staigāt tā. Muļķīgi. Bet tagad ar suni, man bija arī, ka es biju bezdarbniekos, mīlēju staigāt visu kaut kur. Es tiešām, man liekas, man vajag... Bet varbūt tev vajag izmēģinājumu, tev vajag pieskrīt kādu suni. Man blakus ir tā kafēnīca Cepiens, un tur ir tas korgijs tur iekšā. Mums varētu nozagt viņiem korgiju un iet ar viņu korgiju staigāt. Jā, šeit pastaigāties ar viņu korgiju. Gan viņi piekristu, ka viņam. Varbūt tas ir vēl viens veids, kā tur piepelnīties. Suņaukla. Es pat arī biju konkurēt ar tām devītklasniecēm, kuras grib. Jā, es redzu suņaukla. Jā. Tas vismaz varētu būt tāds labs treniņš. Lai saprastu, vai jūs ar Artūru spēju sadzīvot taģerī vēl ir. Tas ir vai nu tu, tas tāpat kā pieskati bērnu. Not exactly the same. Yeah. Okay. Bet anyway, un jūs neticēsiet. Bet man ir... Es tiešām neticu. Man ir mans random fakts. Es neticu akšalīm. Jā. Mans fakts. Tas bija orgasms. Strausa acs ir lielāka par strausa smadzenēm. Makes sense. Jā. Jā, makes sense. Jā, tur nav daudz vietiņas. Jā, bet atradu. Un strausa ola ir lielākā ola ar visām olām. Jūs esat zīloņa. Un es studijā aicinu. Mums ir viesis? Mūsu viesis ir Artūrs Neks. Es to kā. Pareizi. Šodien stāvēju veikalā, domāju, lasīju saturus, lai mēs varētu visi nobaudīt šo snaku. Un no sākuma es gribēju doties asā virzienā. Bet tad sapratu, ka mēs nevarētu parunāt, ja mēs dotos asā virzienā. Nu, cik tad asā mēs dotos? Nu, tā kā habanero. Jā, Kad Jančiko gribas tajā piena vannītē mazgāt. Jā. Bet šoreiz es jums prezentēju Takis. Intense nacho. Es nekad neesmu mēģinājis Takis. Man vienmēr Takis atgādina Justin Bieber. Viņam bija viens videoklips, kur viņam video tād esmu confident, un videoklips sākās to, ka tā čiks veiklā pēc Takis. Tā kā šis ir cheese artificially flavored tortilla chips. Intense nacho non-spicy. Šis ir tas, ko amerikāņi viņam pickle. Viņi ņem to dīvaino sarkano to un ar takīs vēl sarulē kopā. Bet takīs ir sarkans. Tā kā es pēc tā tagad paņēmu ne oriģinālo takī. Bet man liekas, tas ir sarkans. Viņi tur ņem tādu lielu piklu, kādu konfekti un ieliek tos takīs iekšā vēl, man liekas. Ko tādu tiktu, kā es biju redzējusi? Taki. Bet šie nav tie oriģinālie, ja? Šie nav oriģināli. Šie ir tas, ko mēs pirmo reizi cheesy flavor. Es jau zinu, kas bija pirmo reizi. Kas ir pirmo reizi? Bija Cheetos, ne? Kaut kas to bija, jā, kaut kādi Cheetos. Kaut kādi Cheetos, Asian Cheetos. Nu, vismaz tā. Vai no šī varētu šņaukt kaut? Man ka viņiem TikToks ir visos nevarētu. Ui, cieti. Beidz. Cheese, tā kā nachos. Jā. Tā kā Doritos. Non-spicy. Bet šitie ir daudz garšīgāk nekā tie, ziniet, tie Santa Marija. Viņiem ir tieši tādi čipsami šeit sieru. Šitie ir tie pretīgāk. Šitie ir garšīgāk. To spicy paņemšu kā citu reizi, tad, kad tev būs varbūt labāka vēdera mikroflora. Tad, kad tu varēsi atļauties apēst. Kā zini, kā man vēdera mikroflora? Nu, sīpolu un ķiploku pulveri. Tad man vajadzētu sagatavoties. Man vajadzētu tev pabrīnāt pirms tam. Šodien man nebija laika tevi sagatavot tam. Šeit nav sīpola un ķiploku pulveris. Varbūt tur ir sīpola pulveris. Varbūt. Nezinu. Bet viņi ir normāli. Bet nav nekas tāds nenormāli. Jā. Bet šis varētu apēst. Bet tie spicy ir tie sarkanie? Jā. Tur vēl bija tādi zaļi. Samkau garšo pēc pupiņām. Jums liekas tā? Ir pēc pupiņām. Es redzu, no kurienes nāc. Es redzu, jā. Bet ir labi. Nu, zini, tāds 7, ne 8. 8. Cik viņi maksāja?
5 eiro. 5 eiro. Bet viņi tā arī. Nu, šeit ir daudz nekā bija tajās paciņās, kurš bija par 4 eiro un viņās bija mazāk. Jo, ja viņi bija lielāka viņš maksātu 2 eiro, es teiktu, jā, 8. Ja viņš maksā 5 eiro, un tāds, Nu, bet es pērku šo paciņu, es samaksāju tos 150 muitas nodokļus, kas viņiem ir atvedot no Amerikas. Viņi man no Amerikas? Mums šeit, jā. Jā, no godas Vācijas, gan jau. Un viņi var no Amerikas, nedomāju, viņi var no Amerikas. Izcelsmes valsts Meksika. Record made in Mexico, imported and distributed by USA kaut kas. Bet kā jau, ka viņš parodījā Vācijā, visās tajās krūtajās valstīs. Nē, nu, bet tāpat viņam atved uz to Vāciju arī. Un tad, un tad. Labi, vēl viena Jā. pēdējā. Jā, īstenībā viņi tā diezgan Jā, viņi ir ļoti labi ietiekšā. Pirmais beidzas bija nedaudz netik Jā. patīkams. Es teikšu, ka man patīk tā viņu konsistence. Jā, Tas interesanti, ka viņi... Tā kā ka viņi tādi Konsistence. cieti. Jā, es biju domājis, ka viņi būs tādi mikstāki, tā kā, for some reason. Jā. Napēdīsim pēc tam vēl pēc epizodes. Tā tad, Jā, protams. Paldies. lūdzu. Mēs jums, mīļie, mūsu nobīdes klausītāji. Mums vajag kaut kādu fanu vārdu mūsu klausītājiem. Mums bija draugi. Mums jau bija šī diskusija. Oh. Bet mēs varam padomāt par rebrandingu. Mums Tā ir kā nobīdēni. Bīdītāji. Bīdītāji. Mēs prasījām mūsu bīdītājiem. Okay. Iesūtīt mums kādus jautājumus, vai kādas tēmas, vai kaut ko, uz ko nobīde varētu tā kā atbildēt ar Un mūsu. kāda bija atsaucība? Īstenībā labi. Jā. Diezgan labi. Es teiktu, diezgan labi. Tātad pāris aktuāli jautājumi, kas praktiski notiek sabiedrībā. Pirmā lieta. Ko mēs domājam par Golden Globes hosta jokiem? Interesanti. Arturs gan jau neredzēja. Nē, neredzēju. Man viss TikToks bija pilns ar šo. Jā, man arī Twitters un Twitters. Es nevaru paskatīties, jo man bija tāds second year embarrassment pirmkārt. Jā. Bet es nesaprotu, kā viņiem nepieņem. Kā viņi uzrakstīja to joku, viņam tāds, jā. Jā, labi, viņš tur teica, ka tā kā viņš nerakstīja tos jokus. Bet tāpat tur ir vesela sistēma aizmugurē, un kā viņi izlasa joku, kur ir rakstīts, ka Barbijas, tieši nesen nosties spēlēs Barbiju, bet kā Barbijas filma bija vienkārši par sievieti ar lieliem pupiem. Jā. Kāda tā kā? Un arī cik bieži jau cilvēki teikuši stulbs joks Taylor Swiftu, Jā. un viņi vienmēr ir flapojuši, un tagad Jā. atkal vienši, un tas, why? Īpaši, ka viņa aizmugurē ir tāda armija, ka tā kā Jā, tā kā obviously- she's on top of the world right now. Jā. Nu, es domāju, ka vienkārši tā komanda behind Golden Globes iegāza to vadītāju, jo neviens jau neskatās uz to komandu, kas veidoja tos visus. Jā, bet Visi bija bad. bija bad. Es tieši skatījos. Es gāju pakaļ, kas bija pagājušajā gadā, laikam, kur bija Taylor Swift, un tas teica joku par to anti-hero. My auntie is also a hero. Jā. Tas bija so good. Jā. That is how you make a joke. Ne jau Jā. tā kaut ko. Jā, es nezinu, kas tas bija. Es vispār nezināju tādu vīrieti. Es arī ne. Bet jā, ir award season is upon us. Tagad bija Emmys arī. Nu, jūs jau nesat redzējuši vienu uzvarētāju. Es kaut kur redzēju, ka tas te, kas tas bija, kāds Choice Award, neatceros. Kur I'm just a Ken dabūju to uzvaru. Jā, tas bija Critics' Choice Critics' Choice Awards. Un bija, ka tam Goslingam pašam tāds. Jā, Man es ļoti arī redzēju. par to man bija tāds, tur bija tik labas dziesmas. Jā, daudz arī no tās pašas izdomāts. filmas. Jā. Tā bija Billie Eilish, Jā. vai tur bija Dos Lipas Dance, Jā. kas bija visu gadu skanēja Un atkal prātā. tur bija tā filmas mīnīgi bija par to, kas tā kā vīrieši pārņem to, kas ir domāts sievietēm, dod meaningful lietas un uzvarēja dziesmu, kas bija par to, kā ir būt vīrietim. Jā. Kas bija tā kā mīmas dziesma. Tā nebija. Jā, tā bija mīma dziesma, jā. Un arī man patīk tas pats, tas producents, tās dziesmas, samērķis, kas viņam tāds. Tā kā viņš pēc kaut Jā. kādas viņai pašiem bija tāds, ka, Jā, jo es domāju, ka visi to dziesmu arī tā kā taisīja. Jā, es visi domāju, ka Billie Eilish dabūs, jo viņai bija tāda ļoti deep Jā, dziesma. tajā es domāju, ka viņi kategorijā. dabūs Oskaru un viņi dabūs Grammy, bet Jā. tāpat. Jo man vienīgais, ko es varu piebilst par Golden Globes, ir, ka es šobrīd rīvečoju. You have 2 Golden Globes. Nē, šobrīd rīvečoju Superstore. Es esmu trešā sezonas kaut kādā vidū, kur tieši viņi skatās, kur pie Amy notika balīte, kur viņi tieši skatījās Golden Globes, un viņiem nekas nesanāca. Tas ir viss. Un Tas ir viss, vakar, kāds zina Golden jā, Globes. un vakar vēlreiz tiktu kā noskatījos šitas te Rebel Wilson no BAFTA pagājušā gada to. Rebel Wilson, tā, kas ir lesbieta? Jā. Rebel Wilson no Fat Amy? Jā, Okay. kur viņa pagājušajā gadā bija uz Baftu aizgājusi hostot viņus, un tad es nostājos viņa monologu vēlreiz. Tas viss. Es nezināju. Interesanti.
Jā, tev mums jātā par supernovas atlases dziesmām, bet muļie mums būs. Muļie. Bīdītāji, mēs pārunāsim par šo. Tā, ka būs viss priekšstats, un mēs pārunāsim par X-faktoru sezonas rezultātiem. Mēs jau, man liekas, esam runājuši, ne? Mēs pieskārāmies. Pieskārāmies tam maigi. Maigi pieskaros vai kā ietiku. Jā, vēl, protams, domājam par Katrīnu Kovaļuku. Love her. Artsy-fartsy. Jā. Nu, X-faktors kā X-faktors, nu. Redzēju, ka Patricija Spale tāks piedalījās X-faktorā. Jā. Viņa tagad tika supernovā. Jā, viņa bija supernovā ar Krantī dziesmu. Bet tā Patricija, viņa izskata pirmajā sērijā? Nē, otrajā vai trešajā. Man liekas, ka trešajā īstenībā. Bet Patricija, viņa bija piedalījusies, viņai bija grupa, kur viņa ar mūsu kursa biedriem bija piedalījusies jau. Tā ir tā. Īho! Jā, country. Kā to grupu jām sauca? Chameleon, man liekas. Chameleon, jā. Chameleon. Also, did mēs talking, man liekas, incidenti. Tur bija Patricijas Palavana un bija tā grupa Bekars. Tu jau šo teici. Patricija, jā, viņa teica to grupas Bekars sauc. Domāju, kāpēc tas nav in the media? Kāpēc tas in the media? Jā. Ja jūs būtu pretējais dzimums, vai jūsu dzīves stāsts un ikdiena būtu citādāk? Pajautāju, kurai sievietei obviously, jā. Vieglāka. At one point. Siri play Taylor Swift if I was a man. Jā. Vienkārši tāds man. Bet tad... Ir Beyoncé. Jā. Jautājums. Vai, ja mainītu dzimums, jūs arī saglabātu seksualitāti? Tā kā... Vai jūs būtu atraktīvi vīrieši, ja tu būtu gejs? Es būtu gejs. Tu būtu gejs, jā. Domāju, ka man patīk sievietes. Jā, tu nebūtu gejs. Jā, man patīk arī. Sievietes ir tik skaistas, sievietes ir tik fucking hot. Un šādi, nu... Es būtu gejs. Es mīlu geju vīrieši. Tagad dažreiz gribu būt gejs. Bet kāds bija jautājums vēlreiz? Es neatbildēju vienkārši. Ja jūs būtu pretējais dzimums, vai jūsu dzīves stāsts un ikdiena būtu citādāk? Es domāju, ka necenties tik daudz par dzīvi. Jā, nē, es domāju, ka nē, bet tajā pašā laikā es nezinu, kāpēc, bet es iedomājos, ja es būtu sieviete skolā, es būtu tā kā the outcast. Es redzu, ka tu esi tāda aktīvā sieviete. Un es pat redzu, ka tu kā sieviete sasniegtu vairāk dzīvē kā vīrietis. Jo man liekas, ka varbūt tev... Man liekas, ka tu sieviete censtos vairāk. Jā, tu censtos vairāk. Iespējams, jā. Tu neizslīdāt tā cauri lietām. Jā, tu neizslīdāt tā cauri lietām. Un varbūt šobrīd tava seksualitāte tevi aptur dažreiz kaut kur. Es domāju, jā. Un tur tevi neapturētu tādas lietas. Tevi tur neapturētu homofobisms. Jūs arī saglabātu savu seksualitāti. Jā. Love. Jā, bet man liekas, ka es būtu tā kā izsities, es būtu augstā matā. Es būtu tāds netīrais zēns. Es krāptos. Cilvēks saka, mums vajag uzrakstīt dziesmu. Visu, ko mēs varam piedāvāt, ir varbūt kaut kādu coveru. Es domāju, ka mēs varētu tādu funny nobīdus, tādu rapu, tādu funny komēdijas tipas stila dziesmu. Mēs redzam to īstenībā. Kur mēs ierakstītu šeit? Jā, probably. Mēs tā kā teiktu stāvim, mēs ierakstam podcastu. Mēs ierakstam dziesmu. Stundas garumā. Viņš izņem ausiņu, viņš vienkārši ir mēs kā nobīdu čubru. Tā būtu repa dziesma. Es domāju, ka viņai ir piedziedājums. Viņai ir piedziedājums, kur džingliņš, un tad ir pantiņā ir tā kā raps. Bet piedziedājums ir tā kā 1, 2, 3, 4, 5. Nu, tā kā tāds melodiskais. Es nezinu. Es nejūtos ērti runāt repu, tāpēc es deklamētu. Tu varētu dziedāt. Mēs ar Santu varam repot, un tu vari tā kā mēs repojam, un tad mēs tā kā pašķiramies. Ir arī mūzikas video, protams, šim. Mēs pašķiramies, un tad tu iznāc, un tad tāds... Un viņam ir jābūt tādam lipīgam. Es redzu to. Also, shoutouts Eglītei Ievai, kur mums rakstījusi 8. Ieva Eglīte ir atbildīga par šo epizodi. Paldies. Īstenībā tu moderēsi. Viņa ir moderētāja šajā epizodē, jā. Ok, tātad. Sliktākā darba pieredze – storytime. Es domāju, ka šeit jau Ieva Eglīte went in. She went in. I went in. Es pat nezinu, ar ko lai sāku. Sieši nesen tā kā atcerējos par vienu briesmīgu lietu, kad man bija jātaisa PRs par mājdzemdībām. Pirmkārt, es esmu galīgi pret mājdzemdībām. Yeah. Tādos apstākļos, kā man tās bija tā kā jāreklamē, basically. Un
es beigās izgāju visam tam cauri. Es izdarīju visu, ko man lika darīt priekšniece. Un reāli kā pār saviem principiem, ko es tagad nožēloju. Tagad, skatoties, man liekas, ka man vajadzēja viņai skaidri gaiši pateikt, ka es to nedarīšu. Tā kā man bija tādas tiesības. Tikos ar to sievieti, un man viņa vienkārši nepatika ļoti. Tā mājdzemdības sieviete, kur man bija jāreklamē, jākomunicē par viņu labas lietas. Un beigās mana priekšniece paņēma visu kredītu, ka viņa ir to izdarījusi. Kill her. Un don't. Un uzrakstīja man, atsūtīja ziņu, kur tā sieviete, un tā, nezinu, kā viņu sauc, dzemdības, bet, kā ir vecmāte. Uzraksta viņai paldies par visu, jo es izdarīju labu darbu. Paldies par to darbu un tā tālāk. Un man priekšnieks man atsūtīja screenshot ar to ziņu un uzrakstīja, daļa no šī paldies ir arī tev. Nē, vai maza daļa no šī paldies ir arī tev. Es biju izdarījusi visu. Viņa nebija izdarījusi pilnīgi neko. Mums bija mītings un viņa teica, labi, tā kā es paņemšu to lielāko, smagāko daļu, tu tur kā tās mazās lietiņas izdari. Viņa neizdarīja pilnīgi neko. Es visu laiku čakarējos ar to vecmāti, es visu darīju, visu rakstīju, visu tā kā viņa pat neizlaboja man to rakstu, neko. Visu izdarījis. Un viņa vienkārši, daļa no šī paldies arī tev. Un tad viņai nebija kauna, kad es gāju prom, pateikt, ka viņa mani subsidēja pirmkārt visu to laiku, ka viņa dzird sliktas atsauksmes no klientiem par mani, ka man bija perfekta attiecības ar visiem klientiem, un visi klienti bija bēdīgi, kad es gāju prom. Vienkārši briesmīgi vieta, kur es strādāju iepriekš. Man ir vēl miljons, bet es negribu stāstīt par to. Bet tagad es esmu labā vietā, un te nav jau tie red flags, kas bija tur toreiz. Jā. Damn. Jā. Regulāri neteicu paldies, un tad, kad es teicu, ka man ir ļoti svarīgi, ka man par darbu pasaka paldies, viņa smējās par mani. Viņa man jautāja, kas ir svarīgāks no darbām. Es pateicu, ka par kaut ko es izdarīju, pasaka vienkārši paldies ar vārdiem. Un pēc tam viņa izsmēja mani publiski par to. Kā citiem kolēģiem priekšā. Es saku, kill her. Viņa ir, es domāju, ka viņa ir. Un policija to piesaka. Jā, es domāju, ka viņa ir saņēmusi savas dzīves sodības. Par to, kāda viņa ir. Ex-husband. Man liekas, ka man ieliks cietumā pēc šīs epizodes, ja mēs neizblīposim šīs lietas. Man šeit pirmā, kas man ienāca prātā, bija mans darbs Coffee Towerā, kas bija 16. gadā. Es vēl biju nepilngadīgs. Un pirmkārt, man lika strādāt 12 stundu maiņas, un es saņēmu par to, es saņēmu 2 eiro stundā. Par to darbu. Par visu dienu, par visu dienu, ko es tur nostrādāju. Princips bija tāds, nostrādā, un tad tu 24 eiro izņem ārā no kasas un ieraksti tādā papīrītī, ka tava alga ir saņemta. Man nevienā brīdī nebija darba līgums, un mani ļoti, ļoti ilgi turēja šitajā mācību kafejnīcā. Es domāju, ka man ļoti ilgi turēja būrī. Nē, parasti tā kā mācību kafejnīcā, kas ir netālu no tavām mājām, starp atradās. Manā mājā? Jā, tur, kur basically ir kūkdari un blakus kūkdariem. Kofeīns? Nē, otrā pusē. Tā kā vairāk uz to pusi. Tur bija kaut kāda pita. Tur bija kaut kāda kafiju vieta, tur bija arī vafeļu vieta, kebabs, jā. Tur pēc tam bija Coffee Towers. Un tad, parasti tur parasti cilvēki tur bija kaut kāds, 2 nedēļas, es tur biju mēnesi, bet labi, kas tam man? Un es atceros, ka tur bija viena no pirmajām drāmām, kas parādījās, bija par to, ka mani priekšniece izsekoja. Nevis izsakoja, bet es nezinu, ko viņš darīja, bet viņam bija tā, ka bija viens regulārais klients, kurš visu laiku ņēma mača lati. Un bija viens ļoti slow vakars mums darbā, tāpēc mēs kaut ko sēdējām un burtiski ar 2 kolēģiem vienkārši runājām par to, kas no mūsu kolektīva guļ viens ar otru. Un tas regulārais čalis, viņš bija stāvējis aiz durvīm un klausījies, ko mēs tur spekulējam, ka tur kaut kāds imants guļ ar kaut kādu aju. Mēs to bija stāstījis nobīdā jau vienreiz. Jā, un tāpēc tur viss iznāca ārā. Tad mani pārlika uz Olimpiju strādāt. Jā, strādāju Olimpijā, Coffee Towerā. Tad man palūdza arī aizvietot vienu meiteni Vērmanas dārza Coffee Towerā. Tad tur arī bija milzīga drāma, jo man pateica, kā tu vispār tur vari būt, un neesi palaist vispār ārā no apmācībām. Mēs vēl izlaist no būra. Jā, tad man kaut ko tur pārmeta par kaut kādiem, es neatceros.
neizmazgātiem šitiem blenderiem, lai ir blenderi vispār neizmantojot ēdienā. Kurš viss pēc otru kaut kas krita nost. Un basically pašās beigās viņi man tur kaut ko uzdarīs. Es vienkārši pateicu, ok, es vairs nenākšu uz darbu. Es viņiem sačakrēju kaut kādu grafiku, jo es vairs nevarēju strādāt Olimpijā. Un pašās beigās, tad, kad es šito stāstīju savā tā laika labākā drauga mammai, viņa ir juriste. Un viņi uzsūtīja viņiem vidu. Un viņiem pasludināja bankrotu. Jo viņi nemaksāja nodokļus 3 gadus. Obviously. Izklausās Honestly, king. Jā, un tagad tā vieta vairs nepastāv. Saka, viņš to klausās. So, basically, tu esi iemesls, kāpēc nepastāv Tower. Coffee Tower. Jā, jo oriģināli vispār Coffee Tower un The Donuts bija viens uzņēmums. Viņi sastrīdējās abi īpašnieki. Viens paņēma The Donuts, otrs paņēma Coffee Tower. We just spilling tea šodien. Jā, un tas, kurš paņēma Coffee Tower, viņam arī piederēja tāds pārtībus. Atcerieties, agrāk bija tāds pārtībus. Tāds autobus, tāds metāla autobus, kurš brauc un viņam iekšā. Esmu bijusi tādā pārtībusā. Jā, tas arī vairs nav. Nav tāda. Bankrotēja. Nemaksāja nodokļus. Tātad maksā. Jā, nodokļus. Maksājiet nodokļus. Learn your lose. You better learn. Ak, Dievs! Šādāt Vaitam. Labi, un tev kāda pieredze ir? Nav? Vispār es strādāju kādreiz dzīvē. Vispār zini, kas strādāt ir? Kas ir strādāt? Tev ir bijis darba līgums? Pirmie darbā arī man nebija darba līgums. Bet, protams, ka nebija. Tur arī nemaksāja nodokļus, uz aploksē devu naudu, of course. Bet tas, ko es atcerējos, man, prātām, ienāca viens atgadījums, ka es skatījos skolā. Jūs vienmēr citat, ka tur trakākais nav tie bērni, bet viņu vecāki. Fucking jā, tie vecāki citreiz. Tas, ka man vienreiz bija sapulcē, kādai tur 7. kaut kādai klasē. Un viņš bija tā viena mutera. Es gribēju viņai, viņš tik stulbs. Tā kā, also, ja tu tā kā, tev kā jūt ne par priekšmetu, atver e-klasi, tur katrai stundai rakstīts, ko jūs darat. Tu vari pastīties. Atver fucking Govu izglītības ministrijas mājaslapā. Tur ir rakstīts, tā kā priekšmetā viņa arī tāda, kāpēc viņiem, es mācīju jaunu priekšmetu skatos kultūru, un tur viņam tie klasē bija paredzēts improvizācijas teātris kā pirmā tēma. Kāpēc mēs atnāpējam, kāpēc viņiem tur jāmācās improvizācijas teātris? Es saprotu, ko viņi saka. Jā. Tu nesaproti? Kāpēc viņiem jāmācās improvizācijas teātris? Tur kāpēc tā pirmajā stundā mēs nevarējām vienkārši, tie bērni nevarēja iepazīties, tur priekš, man tāds, pirmkārt, girl, atver e-klasi vaļā. Pirmajā stundā, bet mēs vienkārši iepazināmies viens ar otru. Ar to, ko mēs mācīsimies. Kāpēc jāmācās improvizācijas teātris? Es nezinu, uzrakstīju izglītības ministrijai. Kāpēc programmā ir kādu pusgadu improvizācijas? I don't know. Ask them, tā kā, why are viņi sakot tik debili, lai man tāds, tā kā, un viņi papraš kaut ko, es viņai atbildu, un viņi kaut ko, bet viņi tur, viņi viņš vēl tur, man tāds, bet kā, tā nav man problēma. Vienkārši, tas, ka tavs bērns ir stulbs, man dzilas. Tas bija, tā kā, tu mācīji pamatskolai? Tas bija 7. klasē. Tas bija viņi radīja ākord 7. klasē. Vidusskolā tur jau tā kā tie vecāki, tur jau tādi mierīgi. Un ir tīpaši tas, ka tā kā tos bērns, viņš ir tie vecāki reiz atnāca, es zinu, ka visiem liekas, ka viņi bērni ir perfekti. Atnāca uz to stundu, pasties uz savu atvasi. Viņš tur vienkārši tādu sūdu dara tajā stundā. Un pēc tam, ka mammai, es nezinu, kāpēc, man tur skolotāji tur kaut ko tur neļāva. Viņš atnāca un pasēs, kā tos bērnus vedās fucking stundas laikā. Such dark times, ka mums bija jāstrādā. Vai vienkārši tā kā, un vismaz tie bērni, viņi saprot tā kā. Viņi saprot, ka viņi izsako nepareizi bieži. Un tas, tā kā, sēd malā stundas laikā, jo man bija tāds, ja šeit malā, tad, man vienalga, vai tu pie, tā kā, manis pēc, tā kā, es tev ielieku, man ir pilnīgi patiešām vienalga. Un tie bērni, kā viņiem parasti arī viņi tā kā saprot, ka viņi ir kaut ko nepareizi. Bet tās mammas, tās fucking mammas. Es tos sievietes meklēju Facebookā, man bija tāds, un viņai bija tāds, ceru, ka šis neparādīsies, tā kā man bērnu sekmēs, šis kaut kāds strīds, man tāds, neparādīsies. Manā galvā, ja pārējiem bērniem es nevārdu, šim bērnam bija tāds, katru stundu iečakošu, ko viņš dara. Es atceros, man vēl bija briesmīga darba pieredze, ka es vadīju tās angļu valodas bērnu dārzos. Jā, es atceros. Un man tur nebija darba līguma, man liekas, man tur pat vienu brīdi bija darba līgums, bet man nemaksāja. Man arī visu laiku bija tikai jācīnās. Un tad es arī viņiem uzsūtīju kaut kādu tur vidu vai kaut ko, nezinu, kaut kādu kantori virsū, jo es ar to darbu, es biju vasaras nometnē, kur man bija
laikam, ka nedēļu jādzīvo. Un man bija teiks, ka es būšu tajā nometnē, un man būs jāmācās tiem bērniem angļu valodu, ne kaut kur pie jūras. Un ka man būs viena grupa, un es vienkārši viņiem katru to dienu mācīšu angļu valodu kā kaut kādām spēlēm. Es aizbraucu turieni, tur visi bija krievi. Visi tur neviens nemācīja. Tur bija manā vecumā arī cilvēks, bija skolotāji, viņi visi bija no Latvijas. Tie manā vecumā cilvēki, viņi nemācīja vispār latviešu valodu. Un es domāju, kā tu vari mācīties jau augstskolā un nemācīt latviešu valodu? Weird. Un arī tie bērni, viņi arī nemācīja. Tur bija viena meitene, kas mācīja latviešu un krievisku, viņi visu laiku man tulkoja, bet tas bija neiespējami, ka man vajadzēja iztulkot no angļu uz latviešu un tad no krievisku. Tas nav tas ir ļoti sarežģīti. Un nevar nekā iemācīt vispār. Un es tur nomocījos to mēnesi, fuj nedēļu, un man nesamaksāja pēc tam. Sapratu, ka kaut kas tur ļoti bija tā, ka tu prasīji tam galvenajam čām, viņš teica, bet nē, mēs to naudu iedavām tam otram kolēģim, viņam to vajadzēja iedot, un tur bija visu laiku kaut kas tur notika. Un man toreiz tā arī nesamaksāja par nometu kaut kāds 300 eiro. Pīzdu. Bet man liekas, ka tas kantors arī vairs nav. Kaut kāds play and games. Labi, nākamais. Cik mēs ierakstām ilgi jau vispār? Es domāju, šis būs pēdējais, un tad iesim pie nākamās pie tēmām, iesim tālāk. Cik mēs ierakstām? Runāju par vecākiem. Es tikko ieliku vēlreiz runāju par to, ka es pasniedzu pie vēstures. Mīļais, tev ir laiks, lai tu ņemtu vēl jaunus prātus, man liekas. Man jau ir pienākuši 4. Kur man viņi būs, es nezinu, saliksim. Es sludinājumā rakstīju to, ka es strādāju tikai vidusskolniekiem. Tikai vidusskolē. Tikko es saņēmu Messengerī ziņu. Šis ir elementa epizode. Labvakar. Interesēta privātums matemātikā 2. klasē. 2. klasē? Nē, bet uztraucos ar to. Tev būs jāraksta maģis darbs. Man liekas, ka tu neapzinies, cik tas ir grūti. Jā, es neapzinos. Man nebija laika nekam citam. Man nebija laika kā draugiem pat. Redzēs. Okay, vai nav doma par Patreonu? Es maksātu. Paldies. Vai mums vienkārši maksāt? Var vienkārši maksāt. Vai es par to domāju īstenībā, man liekas, kādreiz. Mums šobrīd... Mums ir 4 jauni prioritātsnulnieki, mums nebūs laika. Man liekas, mums nav tāda kapacitāte pašlaik. Tas varētu būt varbūt kaut kāds vasaras projekts vai something like that, ka mums iznāk kaut kāds 5 epizodes Patreonā vai something like that. Jūs arī negribētu pāriet tā, ka mēs tikai liekam par naudu, un tā kā, piemēram, ir Rojam vai, piemēram, Sindielo. Jo mēs esam cheap. Mēs esam tiešām budžeta podcasts. Nodarbojamies ar filantropiju, mēs jums dodam šo saturu. Jā, bet tieši man atsūtīja to TikTok, kur bija Miermē Bestīmaking podcasts, kur mēs neko nepelnām, tērējam laiku un naudu priekš mūsu 10 lojāliem klausītājiem. Atsūtīja mums abiem, jā. Protams, es abiem ierakstu. Tiešām tas pēdējais, mums vēl pasaka, cik mēs ilgi ierakstām. Pasaka, cik mēs ilgi ierakstām. Home button. Stundu 3 minūtes. Bet mums vēl ir jāpārunā par to, ko mēs runājam. Tur nav mums vēl juicy. Jā, mēs jau varam saskriņšot un pēc tam vēlāk, tā kā vēl kādā epizodē šo izmantot. Vai vēl kādu jautājumu? Bet vēl vismaz vienu. Čimbriks par elpo vēl? Tā iegulsies. Viena diena Taizemē vai viena diena Portugālē? Viena diena Taizemē. Man ir papildus jautājumu. Vai tas nozīmē tā, ka es aizlidoju? Un man ir tas ceļš jāmēro līdz Taizemē, un tad es esmu tur tikai vienu dienu, un atkal jāmēro viņš atpakaļ. Vai es vienkārši pļup? Es domāju, pļup. Taizemē. Jā, tā pļup. Es domāju, pļup. Ja pļup, tad es esmu Taizemē. Es Portugālē. Man neatbaidās. Es arī ņemtu Taizemi. Lalisa no Blackpink ir no Thailand, our Thailand queen. Jā. Man atkal tikko bija ļoti grūti procesēt, ko viņa pateica. Lisa no Blackpink ir no Thailand. Jā, es nesapratu, man bija ļoti grūti procesēt. Apstrādāt šo informāciju. Vakar dzēru mangaļūdeni vienkārši tāpat. Man kas nepatīk mangaļūdens. Man riebis mangaļūdens. Kāpēc viņi dzēra? Samaksāja 2,50. 2,50. Jail. Tas bija kino. Es negribēju tā kā sweet drink. Tāpēc, un tur vienīgais, nezinu, kāpēc formāli viņi ir pārbrendojušies. Viņiem vairs nav kolas, spraits un fanta. Viņiem ir Pepsi, 7up un tā Mirinda. Un viņiem vairs nav Neptūna ūdens, bet viņiem ir, viņiem ir kaut kāds konkurss. Bet viņiem ir mangaļūdens. Un tikai Cult Energy drinks. Man negribējās, es paņemšu to mangaļu enerģiju. Man negribējās dzert koliņu vai kaut kādus cukurotos. Es domāju, ka tur ir tāds pats cukuru daudzums kā tur. Šeit vispār ir?
4,4 grami. Cik ir tur? Labi. Kas mums nākamais ir? Pie jautājumiem vēl paliekam. Tiešām Mēs jau sākam 4,11 grami. Un cik Labi. labi? 4,4. Vēl viena aktualitāte, kas pašlaik notiek in the media, is Little St. James. Little St. James jeb Epsteina sala. Epsteina. Jā, to savu sauc Little St. nezinu, ko tā sauc. James. Jā, vai arī viņu sauc par... Paklausies. Viņu arī sauc par Epstein Island, Island of Sin, or Pedophile Island. Or Pedophile Island. Artur, ko tu zini par šo vispār? Es zinu, ka ir tāda sala, un ka tikko izlaida kaut kādu listi. Jā, mēs iesim cauri viņam. Visi runā par par to, ka Stevens Hawkings tur ir kaut ko fakojis. Jā. Bet kaut kas tur ir noticis. Es dzirdēju, kas... Jā, bet es nezinu, kas ir šis Epsteins, ko viņš vispār ir darījis. Kāpēc vispār viņu runā, kāpēc viņš tik slikts. Vai kas tur vispār notiek? Es neko nesaprotu. Okay, Par Stevenu Hopkins es dzirdēju, ka viņš skatījās kā midget, bet kā small people, small persons. Little persons. Little person. Rēķina matemātikas. Uz lielas tāfeles. Uz lielas tāfeles. Viņš sēdēja skaties, kā... Bet ne, es domāju, ka gan jau, ka cilvēcīgi. viņš bija kā somehow fucked up, jo viņš krāpa to savu sievu, jā. Un man liekas, vienkārši Being in that state. Jā, vai ne? Es nezinu, Give vai an ugly guy a chance. Give an ugly guy a Es nezinu, vai chance. being in that final state, bet... Man liekas, ka jā, jo viņam bija aprūpētāji at that point. Jā, pareizi, jā. Jo I went deep. As I... Fuck. Es arī, vēl tas, ko es zinu par Veltu Island. Es noskatījos, bija TikToks par vienu meiteni un viņas pieredzes stāstu, kā viņa bija skautota uz to salu, nevis kaut ko to mansion, un jā, viņi tur izvaroja šitais te Prince Andrew. Ak, Dievs. Jā, jo faktiski, jo es neko, man bija tāds, kas ap salu, what the fuck, pa ko cilvēki pēkšņi tā kā runā, un tas... Epstein. Es tur redzēju viņa tos bildes, kas ir pēc nāvis, kā sauc tos autopsija piks. Jā. Redzēju viņus. Vienkārši tāpat. Jā. Es arī Michael Jackson esmu Bet es ilgi jau zināju par viņu, jo vienmēr bija tā kā he's on the Epstein's list. Jā, bet basically viņš bija, man liekas, viņš bija finansists, nemaldos. Viņš rich cilvēks, kurš bought himself an island, nopirka salu un uzbūvēja tur kā savu mansion. Un pēc, man liekas, kādu 2000 kaut kādā gadā pēc tam bija tiesas prāva, jo viņi uz tiesā izrādās, ka tajā salā viņš tā kā nodarbojās ar sex trafficking un ar minor pedofīliju, basically. Ka tajā salā pie viņa brauca visādi wealthy, tā kā, tas, kas bija zināts, ka pie viņa vienkārši brauca dažādas slavenības, Holivudā ļoti tur ir ievērojami cilvēki, un kad viņi uz tās salas nodarbojās ar pedofīliju un arī ar tā kā prostitūcija? Nē, bet tā nav prostitūcija, tas nav gluži tā kā consensual. Vienkārši sex trafficking. Jā, un tagad, ja par to noteikti tiesa, bija tiesa, noteikti tiesa, bet izlaida publiski pieejamu sarakstu ar visām slavenībām, kas ir bijušas uz šīs salas, kas visi šie tiesas procesa laikā tā kā ir runājuši, un iznāks fully list. Tur, man liekas, teica tikai, laikam 4 cilvēki nav uz tajā sarakstā. Kāpēc? Nezinu, varbūt tur ir kaut kādi... Viņa kaut kādi protection or something. Varbūt. Tā kā nevis victim, bet tā kā tie liecinieku protection varbūt, ka viņiem ir kaut kādas liecības. Jā, varbūt liecinieku, arī vēl sarunās, varbūt ir kaut kādi tur, nezinu, prezidents, vismaz vai something. I don't know. Jo tāpēc, ka, es domāju, ka Baidens tur mierīgi varēja būt, bet Epsteinam bija arī sieva, kura ir, es nezinu, tu stāstīs par to, ka viņš nomiris? Viņš miris pēc... Jā, un visi tā kā domā, ka viņš uztaisīja pašnāvību, bet, ne, tā kā saka, ka viņš uztaisīja pašnāvību, bet, protams, es domāju, ka viņu nogalināja kāds, tā kā, kuram, jo viņam bija informācija par to kādu more powerful cilvēku, bet viņam arī ir sieva, un tā sieva ir cietumā, bet to sievu visu laiku pārved no cietuma, no kamerām, jo visiem bail, ka viņu tā kā nogalinās, un viņa nenormāli tā kā under really hard protection. Oh my god. Jā, jūs zināt, ka bija kaut kāds mistisks, tas tā kā viņas slepkavības. Jā. Es iziešu startam listam, nosaukšu, es izlasīju viņu visu, daudz cilvēks vienkārši nezināju, tāpēc es saukšu tos, kurus es zinu. Prince Andrew, kas ir... Es nesaprotu, viņam ir tik daudz allegations. Un jau pirms šī runāja, ka viņš ir pedofils. Pirms šī par to jau runāja. Jā, un he's just still living and thriving. Jā. Tad ir... Kurš bija Prince Andrew?
Duke of York. Prince Charles brālis. Jā, second son of Queen Elizabeth. Jā. Paldies. Bill Clinton, Donald Trump, Protams. Hillary Clinton. Kas te vēl bija labs? Leonardo DiCaprio. Viņš nebija jauns. Jā, tos arī dzirdēju, bet ziņā, šeit nav paskaidrojums, kāpēc kāds cilvēks ir nonācis. Jā, tur ir vienkārši tas, ka visi šie cilvēki ir bijuši saistīti ar šo. Tur nezinu, varbūt tik patiešām tur bija daudz arī jo nākamais ir tieši tas Stephen Hopkins. Un ir jo, ka viņš jau brauc, jo kaut kas arī teica, ka citi cilvēki visi jau tur nepiedalījās šajā, citi vienkārši brauc to savu atpūsties, tā kā, gan jau varbūt arī bija, tā kā es jau nezinu. Viņš brauc snorkulēt to salu, un tur bija viens ar mīmiem, ka viņš tajos raciņos viņš brauc snorkulēt uz turieni. Jā, Michael Jackson. Definitely something. Jā, nav pat nemazākās aizdomas par šo, man liekas. Naomi Campbell. Jā, tas bija viens. Heidi Klum, Bruce Willis. Bruce Wilsons Camerona Dieza. Kā viņi par šo zina? Tā kā tur bija kaut kāds guestbook? Es nezinu, bet šīs ir vienkārši šie visi vārdi, kas tajā tiesas procesā ir parādījušies. Es domāju, ka tur bija kaut kāds testimonijas no kodiem cilvēkiem, kas tur strādāja, un arī jau kādi private jet logs. Jā, jo šie ir visi tie vārdi, kas kā šie visi vārdi tiesas papīros ir parādījušies, tā kā tie izmeklēšanā. Jā, kas te vēl tāds labs? Robert F. Kennedy, bet jā. Te bija daudz tās slavenības. Es skatījos, man bija daudz. Man liekas, tur bija Jimmy's Kimmels. Tā arī. Varbūt. Man liekas, ka mēs pat nezinām to visu, kas tur apakšā notiek tajā. Jūs tieši domājat, nesen Amerika kontrolē tik daudz. Amerika patiesībā tā kontrolē mūs, jo viss saturs, ko es patērēju, viņš nāk 90% no Amerikas. Visi populāri aktieri, visi populārie mūziķi, viss, kā, ko mēs darām, tas ir no Amerikas nācis. Un tas viss tik ļoti, ļoti interesanti. Mēs tik daudz nezināmies, kas tur notiek. Šogad arī Amerikā ir vēlēšanas prezidenta. Ja uzvarēs Trumps, we are all dead. Okay. Vote. Jā. Let's go ļoti vote. Daudz doktori, starp citu. Ir doktori tāds. Bet tas nenozīmē viņu, tas vienkārši tituls, tā kā jā, vienkārši maģistrs, doktors. Nē, es domāju, tur arī doktori gan jau bija. Doktors. Doktor, ok. Es domāju, tur viss kaut kāda weird shit. Jā, bet tur, man liekas, bija kaut kādi 90, vai tur ļoti daudz tie cilvēki ir. Ļoti daudz famous Hollywood cilvēku, un viņš tāds, what? Why? Jā. Kas? Viņiem ar laikiem vēl atklāt. Man liekas, tu nebija Lady Gaga arī? Nē. Es to izdomāju savā galvā. Jo man liekas, kaut kā lasīju, man bija tāds. Man liekas, ka ir ļoti daudz arī dezinformācijas par to, kā patiesībā, kas tur ir tie cilvēki. Bet es gāju tajās, pirms kad tas viss iznāca, es gāju skatīties. Nē, man liekas, tur būtu bijusi Lady Gaga, tas būtu bigger thing. Es atceros no sievietēm, ka tur bija Hillary Clinton, Naomi Campbell un Cameron Diaz. Atcerieties, ka Lady Gaga, ka bija rumors par Lady Gaga, ka viņa īstenībā ir vīrietis, un ka bija jau tā bilde, kur viņai no svārkiem kaut kas tur. Es atceros, man bija tā kā, man liekas, tik exciting. I loved it. Jā. Un ka viņi ir sātans un illuminati, un man bija ļoti bail klausīties Born This Way ļoti ilgi, tāpēc. Jā, tur bija ļoti daudz zīmes. Jā. Ai. Kas tev vēl ir sākums? Es tagad lasu rakstu, bet nevaru saprast, vai tas ir fake vai nē. Mēs sapratām. Tu tur nav Lady Gaga, definitely. Jo tur jau arī bija tā salas liste, bet tur bija arī tā, viņam jau bija vēl kaut kāda īpašuma. Jo te ir rakstīts, te ir Lady Gaga, Jay-Z, Snoop Dogg, Miley Cyrus un tas. Bet jā, šis varētu nebūt. Bet cilvēki jums interesē, tie dokumenti ir publiski pieejami, tas pats dokuments publiski pieejams. Man liekas, ka viņš ir arī iztulkots latviski. Ja, un tu vari, tur pie visi cilvēki ir uzskaitīts, ja kādam interesē, var droši iet un pačakot to. Un otra tāda vēl lieta, kas notiek tagad, ir Gypsy Rose. Gypsy Blanchard Rose. The girl is crazy. So, what's your hot take? Man liekas interesanti, ka viņa bija cietumā par slepkavību. Yeah. Un tagad she just getting that dick, walking Getting around, making those TikToks, making TikToks, going to interviews and stuff. Yeah. Jo man arī liekas crazy.
lai gan, tā kā es saprotu, ka viņa nebija tā, kas tehniski noslapkavoja to mammu, tas bija viņas boyfriends, bet viņa jau bija tas tā kā organizators. Ja viņa bija tā, kas pierunāja. Viņa tā kā beidz tādu nekluži pasūtījumu slepkavu, bet tā kā... Tas boyfriends nebūtu viņu nogalinājis, ja nebūtu bijis. Jā, tā kā viņa jau to visu tā kā uztaisīja, tā, man liekas, labi, es saprotu, ka tā situācija, kur viņa bija briesmīga, tā kā makes sense, bet es daudz cilvēks par to, kur daudz runāja, ka bieži ir bijušas līdzīgas situācijas, kur tā kā cilvēks nogalina citu dēļ, jo viņš tā kā ir nolicis viņu briesmīgā tā kā situācijā. Bet, kad bieži tam nav tik milzīgs tāds pasaules, visi nestāstam, tad bieži cilvēki ļoti daudz ilgāks, kas pavadiet man tā tālāk. Oso, Gypsy, man kā ir bail no viņas? Man ir bail no viņas. Jā, bet tajā pašā laikā es nezinu, es kaut kādā man tāds, oh my god, viņas cute. Tagad viņa rāda video, viņa ir tajā Times Square. Oh my god, I'm in Times Square. Man tagad ir tā problēma, kur es redzu, es jūtu, kā viņa smaržo. Redzot, jā. Es redzu, ka viņa ir tāda... Viņa nedaudz netīra. Tāda netīra smarža, bet uzpūst tāda ļoti tāda indīga smarža. Tāpat jūti to pašu. Kāda drogas €2. Jā. Vēl domāju, kur viņi dabū naudu? Yeah, I don't know. Varbūt viņi maksāja par tām intervijām, ka viņi iet. Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka viņi tur big bucks maksā. Viņiem tur ir kaut kāda nauda par to Netflix filmu. Nedabūja viņas? Tā ir filma vai seriāls? Seriāls. Es domāju, kaut kāda royalties viņai ir. Plus vēl viņi tagad izlaidīs grāmatu. Of course she will. Also, arī tas, ka viņai tas vīrs, ka viņi iepazinās internetā caur cietumu, un viņi apprecējās cietumā, bet man liekas tas iepazīties ar internetu vai... Nē, cietumā iepazīties. Bet tas, kad viņi arī apprecējās tie cietumam, tas ir populārs. Weird. Un viņš tas vīrietis ir izstāstīts bailīgs sejas. Man bail no tā vīrieša arī ir, jā. Un tas viņai bija tā bilde, kur viņi nāca no veikala nopirkt, kur viņi nopirkušies zābakus, un viņi gaidīja tādu man izmēra zābaku, viņi bija fully ietaisīti vaļā. Un tas liekas weird. Kāpēc cilvēks tā iet? Man liekas, ka tāpēc viņi ir ankle bracelet, ne? Varētu būt, jā, ka viņi ir probācijā. Maybe. Bet kāpēc viņi pirka tos zābakus? She's weird. Jā, bet iedomājies viņa arī tā kā, bet also, cik interesanti, ka es arī klausījos kaut kādā interviju, viņi saka to, ka tā, ka viņa bija cietumā, tad viņa pirmo reizi jutās brīva. That's crazy. Un viņa teica to, ka viņa piedod savai mammai. Ja viņi varētu, viņi tagad pat viņa piedod. Tas ir kaut kas, ko tu saki. Ko viņa teiks? Jā, ko viņa teiks? Fuck that bitch! I'm glad I killed her! Honestly, fuck that bitch. Ja es tā varētu vēl vienreiz viņu noteikt. Jā, viņa jau nedrīkst tā teikt. Labi, bet tā mammai bija mentālas problēmas. Kaut kādas mentālās. Protams. Tā ir Gypsy, jo arī es nezinu, vai Amerikā ir tāda sistēma, lai viņu iesaistītu atpakaļ sabiedrībā pilnvērtīgi. Un arī tagad tas noteikti ir mentāli tāds sloks, ka, tas ir tā kā slavnībām. Visiem tiktu kā tāds, queen! Jā, visus tie geji viņu padarīja par tādu girly pop. Jā, jau no to. Jā, jo es tiešām nezināju neko par viņu, ka pēkšņi tā kā, kad, viņai jau jānāk ārā no cietuma. Nē, es gan zināju. Tad, kad iznāca, man liekas, seriāls, tad es tā kā nostījos kaut dokumentālo sižetu par to pašu Gypsy Rose. Tur daudz. Es no Shane Dawson, man liekas, zināju par viņu. Shane Dawson. Also, what's he doing? Viņam ir 2 bērni. Viņam piedzima 2 bērni, jā. Viņam tieši. Viņa no Dvīni? Viņam ir Dvīni, jā. Wow! Jā. Nabaga bērni. Es tieši skatījos, nesen arī I love this popkultūras tāk, bet nesen iznāca tā tik Šeina māsa, jā, redzēju. Ko publiski veikot ziņu par to, ka tie visi draugi, kur bija Gerets, Editi. Bet Gerets vēl projām tais video dažreiz. Bet kopā ar to Andrew. Andrew, jā. Viņš jau kāds raccoon dzīvoja, pagājuši taču tam raccoon tādu mājiņu taisīja, viņš Geretam bija tik ratchet, tas saturs, man tā patika. Un viņi teica, ka viņiem tur jā, pēc tās drāmas, kā viņi aizgāja prom. Gerets jau ātrāk aizgāja prom. Andrew vēl palika kaut kādu brīdi, un tāpēc tam viņš aizgāja ar Geretu. Strādāt kopā. Šodien tieši redzēju arī TikToku, kur kāda meitene teica, ka viņas Roman Empire domājot par to, cik daudz YouTuberi tajos 2016. gadā aizgāja prom no college, lai pursuot savu YouTube career, un kad tik ļoti daudz no viņiem ir irrelevant tagad. Jo tā kā YouTube vispār, TikToks ir the new thing. Man tas sāk viņi domāt. Nav pārmigrējuši, kā tā liekas? Būt zina, kurš? Jo es kādreiz biju viena tāda, es nezinu, tu zini, tāda girly YouTubera, Tila Dunn. Atceros kaut ko viņa bija, tur bija tāds Savage Squad, kur bija tāda Alicia Marie, My Life as Ava, un tur bija tāda Tila Dunn arī. Un bija tāds, jāapskarās. Un skatījos viņa joprojām taisa YouTube video. Tā vidēja YouTube video kaut kādi 10 līdz 11 tūkstoši skatījumi. Kas ir ļoti maz. Viņa nebija tā arī, kas bija aktrise? Jā, kā child actor, kad tur kā ekstra bijusi vis kaut kādās lietās. Un viņai bija TikTok profils, un tur bija kaut kādi
tādi 7,000 skatījumi, tādi, ka viņi arī Latvijā tik labi. Tur pie tā, ka viņai tur YouTube kaut kāds tur miljonu sekotāji, tur ļoti maz tas rādītājs. Bet no Alicia Marie un My Life is Eva, viņas jau... Alicia Marie vēl taisa. Jā. Es vēl skatos Alicia Marie, un viņas skatās TikTok arī ļoti Jā, daudz. viņiem podcasts. Jā, to arī klausījos, ejot pastaigāties, klausījos Pretty Basic. I love Alicia. Jā, viņas vēl skatos. My Life is Eva arī palaikam skatos. My Life is Eva, tagad viņi ir kopā ar Zviedru? Norvēģi? Jā, Zviedru, man liekas. Vai Norvēģi. Jā, viņš tāds gaišs. Tas gaišs. Viņi pārvācās uz New Yorku tagad. Jā, lai tieši kaut kādu skandālu pa viņu es nedzirdēju. Arī par My Life is Eva. Bet, nu. Viņai bija tāda, viņa bija izlaidusi savu drēbju zīmolu kaut kādu, nezinu, kā viņu sauc, It's All Wild vai That's Wild, vai kaut ko tam līdzīgu, un tad viņi tur skamoja kaut kāds tur influencer meitenītes, ka tur bija kaut kāds, ja viņas visi kaut kādu saturu, tad viņas sūtīs viņiem bezmaksas drēbes, un viņas tur ražoja kaut kādu saturu, viņiem nevajagās nekad arī nesūtīt, tad viņi to lapu izvērciet. Bet viņi lapu kopā ar iepriekšējo boyfriendu arī. Un tad viņi šķīrās. Un vēl tikko atcerējos, bija tāda Amanda Steele. Atceros, man viņai bēbīts. Jā, tas nebija tas, ko es gribēju teikt. Vai nebija kaut kāda crazy girl? Nē. Amanda Steele, viņa bija mākslinieka gadu jaunāk par mums, ja nemaldos. Es neskatījos, viņas vienkārši Nē, bet bija tāda, jā viņa TikToks tagad taisa. Un viņa iepazinās ar to Francesco, viņa liekas, sauc to viņas tā kā lover. Viņa iepazinās klubā, viņa tur bija mīlestības pirmā mācu uz kāfiem, blā, un viņai tur bija gribējusi kļūt mācu, jo viņa deitoja 3 mēnešus, un viņa palika pregnant. Bet tā kā viņi gribēja, cik tas palikt pregnant. Un viņiem tur bija cute saturs, bet viņas tas čalis, man liekas, vienmēr tāds weird, jo viņš tā kā saka tādus thirst traps posto, kas man liekas fucking weird. Viņš bija no Meksikas vai Spānijas, bet man liekas weird, ka viņš bija tur Dave in a life with my amor, ar to meiktu tā kā, un tur viņš ir pliku presīti, tur to bāzo bērnu. Viņš tāds skries un tur tāds liekas weird. Kad ir dīvaini. Un vakar es uzzināju, ka viņi ir izšķīrušies, viņiem tagad kaut kādas tiesas prāves, kad viņiem, kad viņi grib full custody, jo tas čalis ielika kaut tur Instagram postu, ka viņiem, kāpēc viņi neļauj mums tikties, tā kā par to bērnu, un es man iešāds, oh my god. Vispār. Nē, par šo runājot, es tieši redzēju, TikTokā laikam kaut kāds dažs TikToks par to, ka that's so crazy, ka tie vecāki, nu, kad ir šie tiktokeri un youtuberi ar ģimenēm, pirmkārt, kuri ievāc iekšā kaut kādos RV, un tiem bērniem ir, nezinu, tas nemāk raksturot, šausmīgi maz vietiņa vispār, kur atrasties un kaut kas tāds, un ka vispār tos bērnus liek tā kā without consent viņus filmē. Ko jūs par to domājat vispār? Es domāju, par vlog moms. Es domāju, ka tur būs kaut kādas tiesas lietas. Man ir šobrīd 2 tādas mammītes, kuras skatos, kuras man tāda guilty pleasures. Viena ir tā, jūs zināt, viņai bija tas TikToks, what you doing? Reading. Viņa tāda indiešu ģimene. Es zinu to sound. Tas mīm, tā kā, what you doing? Reading. Viņa tāda indiešu ģimene, un tur ir, visi tā kā indiešu ģimenes, tā kā viņi tur mācās, bet viņi ir ļoti bagāti. Un tā meitene, viņa ir kaut 10 gadi, un viņa ir tā kā extra smart, un viņa ir arī dēls. Un tāda vienkārši ģimenīta. Viņa ir mamma, kas tā kā ir house mom, un viņa vienkārši filmē, ko viņa dara. Mātīgi viņi. Un otra ir, atcerieties, bija kādreiz mūsu jaunībā bija populārs tāds modelis Lucky Smith. Viņš Lucky Blue Smith, viņš bija, es parādīšu, jūs gan jau viņu atcerieties no kaut kādiem Tumblr bildēm. Viņš bija tāds, the hottest guy, viņam bija ļoti gaiši mati, un viņam bija tādas zilas acis, un visām meitnēm viņš likās, nē. Tā, images. Viņam bija tā kā, viņam bija ļoti gaiši mati, viņš bija tāds Tumblr guy. Nu, viņš bija ļoti jauns, viņš bija Tumblrā populārs, viņš bija tā kā the hottest guy. Un tagad izrādās, ka viņš ir Mormon. Mormon. Un tad, kad viņam bija laikam 18, viņš apprecējās kaut 27-gadīgu sievieti, un viņam piedzima bērns. Bet viņš bija tā kā modelis, jā. Oh my god. Un tad viņš izšķīrās no tās sievietes, un tagad viņš ir apprecējis vācu meiteni, kur ir melnādaina. Un viņi ir kopā jau 2 gadus, un viņiem to būs 3. bērns. Un es viņu skatos. Vienkārši ražo. Un es viņu skatos. Un viņš ir tāds tā kā Mormon guy, bet viņi ir tādi arī ļoti free. Un tad es iegāju loopholā, kur es researchoju, kas ir tā kā Mormon, kas ir kā izpaužās Mormon reliģija. Un tad es sapratu, ka viņi tā kā precās, ka viņiem ir tas viss, ka slaulības.
Un jā, tā sieviete no Vācijas, bet es nezinu, man liekas, ka viņa nav Christian, bet man ļoti patīk, jūs varbūt esat redzējuši, varbūt es viņu redzēju, tik tā kā viņai ir tāda ļoti chill vlogi, kur viņa tā kā taisa saviem toddlers un... Man liekas, ka es zinu! No Vācijas! Jā. Es zinu! Ok, man viņa tieši manā For You page'ā visu laiku viņa ir tāda ļoti tieva. Jā, viņa tāda īsti tumši māti, un viņas tēčas un bija ciemos. Jā, tā ir viņa. Un viņa tētim, viņas mīļākās par tomātu zupu. Jā. Tētim taisījies. Jā, man ļoti patīk. Viņa ir precējusies to Lakībijas smēķi. Un viņiem ir viens bērns, kas ir pirms, jo viņai tieši bija kāds komentārs, kāpēc viņa visus bērnus pa saviem bērniem or something like that. Oh my God! Pasties sagāja man kopā galvā. Un viņa nefilmē, viņa tā kā filmē tos bērnus, viņa nefilmē viņu sejas, bet viņa tā kā stāsta par viņiem. Un viņai tie ir jocīgie vārdi. Viņas bērnu sauc Rumble Honey un Slim Easy. Jā, bet tam pašam šādam arī kaut kāds dīvains vārds. Lucky Blue Smith. Lucky Blue Smith, jā. Tieši čīst, pareiz tādam stāstus, domāju, tieši tik dīvaini, pēkšņi kaut ko, pēkšņi man sastādās kopā. Jā, viņi ir bijuši manā For You page'ā, jo viņiem, man liekas, viņi mēr tos ēdienus, tik tādus maziņus, tādus kā restorānīdēs. Domāju, kā? Nevar būt tā ēd in real life. Jā. Nevar. Un viņiem vienmēr tā kā ir tāda diena, tik tāda, viņi pieceļās, I start my day with my tea, I journal, and then I make breakfast for my husband. Un tad viņi tur apēd brokastīs kaut vienu maizīti, kur kaut kāds avokādo, kaut kāds pārdrupinās, 5 dažādas drupačas pārtā maizītei. Jā. And then I have my daily beverage. Un tā. Jā, man patīk. Es izbaudu to kontentu tādu never will live this life content. Jā, same. Bet ko es domāju par tām bērnu? Zini, ļoti atkarīgs, jo es arī īstenībā arī, kad skatos, ja grūti, es nezinu, jo arī parasti cilvēki, tagad parasti cilvēki liek ļoti daudz, mammas vienkārši liek ļoti daudz bildes saviem bērniem internetā. Un mēs parasti par to nekad, tā kā arī, tā kā your choice, dari kā gribi. Patiešām, tā, kad mēs bijām bēbīši, mums cilvēkiem obviously nebija, kur likt tās bildes, tā kā... fotoalbumā. Un, zin kā, bet ļoti, attieks man kādās saturā ir citi tādījā, kas taisa, pēc man viena tāda Christian mom, viņa ir arī kaut kristieši, bet viņas tas čalis ir karavīrs, un tad viņš ir tagad prom, un tad viņas tas sadoši ir tā kā viņa katru dienu rāda to savu dzīvi, bet no tāda fokusa, ka viņa rāda, ka viņa mentāli bieži strugglo ar to, ka viņa ir young mom, un tā kā tas uzsvars nav uz to pašu bērnu. Tu vari redzēt viņa seju tur, bet tas nav the main thing. Viņa tā kā mēlī stāsta par sevi un kā viņa tā kā iet cauri tam motherhood. Bet dzīvēt, ka ļoti fočēja tieši tos pašus bērnus. Un tā kā tur my toddler trying, tur tas un tas un tas. Un tur ir tādas dīvainas lietas, viņa tā kā my trying eating ice cream ir tie video, tā kā kas arī. Un zini, ka bija arī tāda viena drāma, TikTokā tieši viena mamma, kur tad viņa ir blondi matu, un tā meita ir tāda blondi matu, tādas lielas zilas acis ir. Un tur bija tāds, ka viņa trying mammas produkts, tur bija kaut kāds tampon, razor, kaut kāds vēl lietas viņa tur ņēma. Bet viņa ļoti daudz ir tādas bildes, un TikTok, kur tas bērnam ir tā kā, kur viņš ir peldu kostīmā, un tur tā kā tādos, un ļoti daudz komentāru bija par to, ka tā kā, ka tas, un tur bija ļoti daudz arī, jo tā kā katram tam TikTokam, kur bija tas bērns peldu kostīmā, bija ļoti daudz seivi. Un tas bija tāds tā kā, kad, bet es nezinu, tur kaut kāds, es nezinu, jo man nav tā, man arī cerēs pateikt, ka iesautas mammu TikTokas for some reason, that's guilty pleasure. Bet, es nezinu, no otras puses tas var būt tā, ka kaut pedofili vienkārši to bērns krās internetā. Un vai tas bērns grib būt tur internetā? Tā kā, bet also viņš ir 3-gadnieks. Viņš nezina, ko tas nozīmē vispār. Es tāpēc, man ir tā kā mana krustmāte, viņai arī ir sīcis, un viņa vienmēr, ja pat viņa liek kaut kādu bildi, kur tas īsts redzams, viņam vienmēr ar emoji aizklāja viņa seju. Tas ir kopīgs bildes, bet tā kā vienmēr ir aizklāta bildīt. Tāpēc man ļoti ilgi bija mistērija vispār, kāds bērns izskatās. Līdz viņa atbrauc uz Latviju, tad man ir bilde, kur es viņu turu rokās. Un krustmāte arī tur ieliks savā Instagramā, viņa ir ļoti aktīva krustmāte, visu liek. Un tā viņa tur arī aizklāja. Bet otrs, es sakoju divām tām, vienam lesbiešu pārim no Norvēģijas. Viņām arī, viņš visu laiku, un tad viņas arī uzreiz jau pateica to, ka viņas līdz viņa 18 gadu vecumam arī pat neteiks, kā viņu sauc, nerādīs viņu seju, jo to lēmumu pieņems viņš pats, viņa tas dēls. Tas šeit ļoti, ļoti atbildīgi. Jā, bet interesants take, jā. Jo ir it kā izklaidējuši skatīties to ģimenes dzīvi, bet man liekas, tur tāda ļoti tieva līnija starp to, ziniet, tā Cole Bryan family, kur visi ir blondi un visi ir kaut Christians, un tur viņi tikai spiež ārā tos bērnus viens pēc otra. Tur tā... Jā, jūs saprotat, gan jau, kad tas arī noderīgi, ka tu esi tā kā mamma un tu skaties citas mammas, kuras stāsta par savu dzīvi un tā kā tu saproti, ka tu neesi tajā tur viens. Jā, tas nav nothing bad in being mom. Bet
citreiz, jā, ir tipiski, ka ir tās ģimenes, kurām nāc kaut to vienu savu cienīgu un kaut kādu milzīgu māju nopirkt, pēc tam viņi to māju tieši tagad pārdot un tad, laikam, šķiras vēl, un kaut, I don't know, kaut kāds arī big drāma ir. Ja es jau pelnu no saviem, tu rādi savus bērnus. Jā, bet, nezinu. Bet ļoti depends, kāds tas saturs ir arī. Tāpēc Latvijai ir atsaucīgo māmiņu fórums, kurā liek bērnu. Kurā tu esi for no fucking reason? Esmu, jā, un tur liek bērnu, tur liek bildes, kur bērniem ir kaut kādi rashes un prasa, vai jābrauc uz slimnīcu. Māmiņu formā? Jā. Jā, katru dienu es redzu, katru dienu Facebookā tur vienkārši kaut kāda bilde ar kaut kādu slimību uz ādas ir, un tur jāielēc, what is that? Tā kā, vai jābrauc? Manam bērnam šādas pumpiņas, ko tas nozīmē? Visi tur tā kā raksta, izskatās pēc nātrens, iedodiet alerģijas zāles. Jā. Otrs populārākais ir, viņas liek savas analīzes iekšā. Jā. Un tad, vai ir, vai būs, pie doktora tikai pirmdien pieraksts, vai ir, gribu jau zināt. Un tad ir ārstu koncīlijas. Atsaucīgo māmiņu fóruma ārstu koncīlijas, kas nāk un visu arī izvērtē. Jā. Es pirms domāju, tā kā, ja es vēl tā, ka man būtu bērns, tā izjūt vēl saturu. Vai savu bērnu likt tur, es nezinu. Bet es tagad tieši pēdējā laikā tiktu kā lieku mazāk satura par sevi. Nu, tā kā tur vairāk ir tāds izklaidējošs tipa saturs. Jā. Ja viņi grib uzzināt kaut ko par tevi, lai klausās nobīdi. Jā. Un mēs atsētāt un tad. Barot ar krūti. Bet mēs būb out. Un vairs probably not shade. Bet jā, mēs runājam stundu un 30 minūtes. Look at us. Mēs arī varam lēnām slēgt uz beigām. Aplaudēsim paši sev. Bet jā, paldies, ka jūs bijāt šeit ar mums mūsu šogad 2. epizodē. Vispār šīs sezonas 9. Kopā ar Letīciju Līvu-Lukiansku un Artūru Apsīti. Atgādināšu, ka mums katram ir ēpasts. Tev Letīcija Līva nobīda vai Letīcija? Honestly, nezinu. Letīcija atnobīda. Bet es izmantoju savu, mēs vienmēr esam bija bēdīgs stāsts, kad es atbildēju tā kā sadarbību no savas Santa atnobīda, un viņi man neatbild. Pēc vairākas dienas viņa vēl vienreiz followoja ēpastu. Paiet pusotru nedēļu, viņa tad, man bija iekristis tavs ēpasts tā kā pie mēstulēm. Tāds ir tas. Un nesagāju, jo viņa jau nokomplektējās influencer komandai sadarbībai, un man tāds. Bet varbūt nebija lēmts, bet jā. Nu, jā, bet... Man liekas, ka tā ir ar ēpastiem, kuriem tā otrā daļa nav Gmail vai inbox. Jā. Nu, es nezinu, jo tikai man darba ēpasti iekļūt. Sūtīs man vienmēr sanācis. Ļoti bieži izmanto to ēpastu vienkārši, lai pārsūtītu savu failus no darba datoru uz telefonu. Jā. I don't know. Bet kur arī pieejami visi mūsu linki? www.nobide.lv Sakot mums arī, exactly. Jā, sakot mums arī Instagramā. Man vispār, es neatceros, man laikam vajadzēja samaksāt rēķinu par to. Jā. Tā aizslāpēš, par to domēnu. Viņš pieder man, Artūram Apsītim. Tu šogad atkal maksās? Es jau kaut ko samaksāju, bet neatceros. Labi. Nu, tas tā nav spiest lieta, to darīt, atceries. Nu, nē, un tad pazudīs Santai visu ēpastu. Mums pazudīs mājaslapa. Jā. Tas stāv? Jā, un es to maksāju viens. Kāpēc tur neņem no baimie kafiju naudas vienkārši? Mums neviens nav samaksājis. Bet pa gadu taču ir. Ai, mīļā. Mums vispār bija kāds samaksājis, tu atskaitīji apakaļ toreiz? Mums bija es esmu. Cik ilgi mums varbūt šī tā saruna? Es katru reizi, kad mums kaut kas ienāk, es atskaitos. Nē, mēs noņēmām no nobīdes rēķina toreiz. Jā, laikam. Bet tieši nākamreiz, kad ir baimie kafiju, vienkārši to naudu paņem par to domēnu. Jā. Man liekas, tā dari. Vai kāds vēlas samaksāt par novīdes domēnu, vai viņa kafija.com/nobīde. Tā meitene, kas jautāja par OnlyFans. OnlyFans? Vēlies sakt? Vai Santai būs OnlyFans? Mūsu nobīdes OnlyFans mēs vienkārši kaili sēžam un vadam epizodu. Oh my God! Nu jā. Bet jā, mums ir mājaslapa. Nē. Es varētu. Man vajadzētu tādas klapas, lai es neredzu. Vai ne? Es nevarētu. Jā, bet mums ir mājaslapa www.nobide.lv, kur ir viss. Mums ir arī aktīvi laikam TikToks īstenībā. Un pēdējais TikToks just went viral. Nu, salīdzinoši, jā. Tā kā iečkoju mūsu TikToku, Instagramu, all that jazz un... Tu nopirdies? Nē. Kāpēc tā skatījies to pultu? Es domāju, vai tu nebeigsies jau šis? Bet labi, un kas būs šīs dienas jautājums, mīļie?
Tas jau tev jāizdomā. Vai jūs savu bērnu likt internetā? Tas būs viens jautājums. Vai jūs savu vēlat internetā? Vai ja kādam cilvēkam ir kaut kas zobos, tas nav jautājums, bet vai vienkārši prātā, vai ja kādam cilvēkam, ar ko jūs runājat, ir kaut kas zobos, jūs sakāt viņam? Atšķirībā, kas tas par cilvēku. Ja esmu draugs, jā, ja es runātu, pēkšņi man priekšnieks pienāk klāt, ko man teikt, es viņam neko nepateiktu. Man būtu tāds, Šodien nācies, manai priekšniecei viņai bija palicis šeit džemperī, kaut kāda aukliņā ķērusies. Man nāca, es tā kā viņai prasīju, vai es varu nogriezt. Viņa bija tāds, jā. Tas ir pilnīgi nesaistīts. Jā. Bet arī ar zobiem es pateiktu. Ok, labi, stay cool. Labi. Stay cool. Čau!